Sveiki! Šīs dienas viesis pie mums ir Aivis Miezāns. Viņš ir fizioterapeits, fiziskās sagatavošanas treneris. Vairākus gadus bija fiziskās sagatavošanas treneris Rīgas Dinamo, arī U16 un 18 hokeja izlasē. Un viņš pats ir arī sportists un sporta entuziasts. Tā varētu teikt, jā. Jā, un šodien mēs ar Rāju parunāsim nedaudz arī par to fizioterapeitu pusi, par sporta pusi tieši arī fizioterapijā un arī viņa pieredzi. Un, jā, tas pats sākums, ko es arī gribēju uzreiz jautāt, lai uzreiz saprastu tevi un iepazītos, kā tu izdomāji nonākt līdz tam fizioterapeitam, kāpēc tu negāji uzreiz par treneri, piemēram. Jo mēs arī iepriekš runājām par to, un tev jau it kā tā trenēšanas puse, man liekas, vienmēr ir bijusi tāda arī ļoti saistoša, bet tu aizgāji tomēr par fizioterapeitu sākumā. Jā, īsumā, kā man tas viss sākās, ir jau no manījās bērnības, kurš iemācījos staigāt. Tad lielā mērā arī te, ka man mamma kaut kādu sodu deva, ja, pa kaut kādu neizdarībām, kas bija galīgi sīciņš, es viņiem vienmēr prasīju, lai man dod skriet ap māju, un es par to baigi priecīgs biju. Tāpēc tīri no fiziskā aspekta es esmu bijis ārkārtīgi aktīvs no bērna kājas. Un ir interesanti tas, ka man ļoti patika vienmēr pētīt savos limitus, un man ļoti interesēja tas, ka šajā pasaulē es varu manipulēt ar sevi, ka es spēju ar noteiktām darbībām kaut ko ietekmēt. Vai ne? Piemēram, es tur sāku skriet daudz, es tāds, nopietni, es palieku izturīgāks. Un es tādā veidā ļoti daudz ko jau sevi atklāju. Un uz fizioterapijas aizgāju diezgan vēlu. Diezgan vēl kaut kādā 21. gadā, zin kā parasti tur 19, beidz 18 uzreiz iet. Es kādu laiciņu tur pastrādāju, padomāju par dzīvi, kas ir kas. Un es vienkārši gribēju pielikt klātajām zināšanām to medicīnisko aspektu, jo tad uzreiz tas pieņem pavisam citu jau apmēru. Jo no vienas puses tas, ko es jau iepriekš arī tev esmu teicis, ko mēs iepriekš runājam, kad jebkuram cilvēkam, kurš grib būt tieši fiziskais treneris, labi, tev nav jāsasniedz obligāti kaut kādu tur rekordi, ja, bet tev ir jābūt pieredzē dzīvē, ka tu esi sev tā kā mazliet pārveidojis. Pat nevis mazliet, bet diezgan, ka tu esi spējis ietekmēt, dod ļoti daudz fiziskos aspektus sevī. Un tad jau tu saproti jau vismaz diezgan lielu daļu no tā, ko tas vispār nozīmē. Un tad tālāk tu pieliec to klāt un fizioterapija un ir perfekti. Tas ir tāpēc es arī aizgāju turien. Bet pēc cik ilga laika, kā tu izmācījies to fizioterapiju, sanāk, tos 4 gadus tu nomācījies, tad tev bija 25 gadi, tu tā kā tam visam uzreiz liki jau klāt arī to trenēšanu, vai tu strādāji ilgāku laiku ar fizioterapeitu, līdz saprati, ka tu gribi iet arī tajā konkrēti trenēšanā. Jo fizioterapeits lielākajai daļai cilvēku tomēr asociējas ar rehabilitāciju, tā, ka tev ir kaut kas noticis, tev ir bijuši kādi plīsumi, vai tev stipri sāp mugura, vai tu nevari pacelt plecu. Tad tas ir, ko tu dari, tu ej pie fizioterapeita uzreiz. Tu jau neej pie trenera, tu ej pie fizioterapeita, jo tā ir tā specifika tam visam. Fizioterapeits jau arī galvenokārt ir sasaistīts ar medicīniskām komplikācijām, ar slimību ārstēšanu. Tā ir tā pamatu lieta, kas vispār, kāpēc tā fizioterapija ir vispār kā tāda no Hipokrata laikiem, masāža un tur vingrinājuma, lai tur dziedinātu un tā tālāk. Tam jau tas arī, pamatā bija. Tā doma to vispār nozari uztaisīt. Bet par mani konkrēti tas, ka es tieši kā treneris, tieši tajā treniņu jomā, es jau darbojos jau pirms tam jau. Tajā laikā neoficiāli. Tajā laikā nebija tā, ka es biju nosaukts tur, ar izglītību treneris. Man liekas, kaut kas tāds pat nebija baigi izteikti. Bija kaut kāds tur sporta skolotājs, tur. Bet man jau vēl gadi nebija. Bet es tajā jomā jau tā kā darbojos. Man jau vispār bija doma tāda, ka tik līdz dabūšu fizioterapeita diplomu, es veikšu kaut kādu kopsadarbību ar kaut ko. Es atceros ar tā laika vēl atlētika, kura nodega, man tā liekas nabaga tur. Un, ka es darbošos tieši tajā jomā, ka es būšu tā kā fiziskās sagatavošanas treneris ar fizioterapeita grādu. Es tā kā sapratīšu tās visas lietas, ļoti labi apvienošu. Bet beigās, tad es to tur neizdarīju. Tur man ceļš aizgāja jau uz profesionālo sportu. Sanāk, tu, vai ne tu pats profesionālā sportā iegāji, bet tu aizgāji trenēt jau sportistus, kas ir profesionāli sportā, tāds domāts? Jā.
Uzreiz tas kā fizioterapeits, es sākumā tīri pamēģināju tikt iekšā profesionālā sportā kā fizioterapeits, kaut kur aizķert. Jo nevienam jau saprot, to, ko tu zini, nevienam neinteresē. Nevienam jau neinteresē, neviens to nezina. Neviens nesēž mājās, pēkšņi nezina, Braids, piemēram, ir kompetents šajā jautājumā. Ne, tev jau kaut kur vajag iet iekšā un tev vajag apmēram pataustīties, parādīt, ko tu zini, ko tu nezini, un tad jau apmēram tā uzticība rodās. Un caur tādu uzticēšanos sajušanu to, ka kaut kāda apmēram potenciāls no zināšanām eksistē, vai ne tieši noteiktā jomā, tā arī viņš veidojās. Un es savu jau vietu, vienkārši ieguvu. Neviens man viņu tur tā kā neuzdāvināja, vai ne, tīri caur darbu ar tiešām ar profesionāļiem. Jā. Tas, ko es gribēju no tevis tagad, lai tu pastāstītu to, ko mēs iepriekš runājām, kā tieši tā fizioterapeita daļa ir cik ļoti svarīga ir tie fiziskā sagatavošanā. Jo īstenībā, ja mēs skatāmies, ir jau divi atšķirīgi nosaukumi. Ir treneris, piemēram, fitnesa treneris, ja? Un ir fiziskās sagatavotības vai sagatavošanas treneris. Tās īstenībā ir divas atšķirīgas lietas, ko daudz reiz cilvēki nemaz nesaprot. Jo tās ir divas pat savādākas specifikas, kā trenēt cilvēku. Un kādas tieši kāpēc ir tik svarīgi tajā fiziskajā sagatavotībā un sagatavošanā būt ar to fizioterapeita grādu? Sākotnēji, kāpēc būtu labi vispār tās medicīniskās zināšanas zināt? Tajā fiziskajā sagatavošanā, tāpēc, kad vislabākais ir jau ne tikai spēt, varbūt manevrēt ar saviem treniņu pieejām, tad, kad kaut kāds cilvēks varbūt savainots, ja? Bet jau preventīvi jau saprast, apmēram, kādas lietas, varbūt kaut kādi pirmie simptomi vai arī kaut kādas noteiktas darbības var novest jau līdz kaut kādām problēmām. Ja mēs runājam par tieši nevis, arī tās tā kā liekas divas jomas, fitnesa un fiziskā sagatavošana, it kā viens un tas pats, bet ne gluži fitnesa ir vairāk tāda vispārīgā veselība. Tur var būt ne tik daudz, varbūt pat īstenībā vajadzētu to fizioterapeitiskās, tās medicīniskās zināšanas. Kaut gan īstenībā esmu pilnīgi pārliecināts, ka tām divām jomām vispār nākotnē ir jābūt pilnīgi vienotām fizioterapeits un fiziskās sagatavošanas treneris vai fitness treneris. Bet tā otra joma ir tas fiziskās sagatavošana. Es vairāk par to domāju, ka tu attīsti kaut kādas noteiktas fiziskas īpašības, kā piemēram spēks, tur ātrums, tur varbūt eksplozivitāte, kaut kāda ļoti specifiska tā kā joma, kur ir nevis varbūt estētika, kā visiem pazīstams, kas ir fitness, bodybuilding balstīts, bet ka viņš ir vairāk tieši uz tām fiziskām tām īpašībām kaut kādām balstīts. Un tur jau tik tiešām preventīvā domāšana ir nenormāli svarīga. Un ja arī tomēr kaut kas notiekās, kā piemērs, kāds ir pārplēsis muskulis, un viņš pasaka, es spēlēšu. Un tagad ņem un izdomā kopā ar komandas dakteri vai arī ar noteiktiem piesaistītiem ārstiem, ko īsti darīt. Jo tu jau nevari cilvēkam aizliegt, bet tur viņam palīdzēt kaut kādā veidā. Un tātad pie viņa gadījuma, vai tomēr ļaut viņam to darīt, neļaut, un ko tu vari vispār palīdzēt viņam tajā. Ja tev nav medicīniskās zināšanas, tā ir tikai taustu vēja. Tajā tu nevari iesaistīties nemaz tajā diskusijā, ja tev nav medicīniskās zināšanas, tev nevar nekā viņu sagatavot, kas nāks. Tikai tad, ja tev ir tās jau, kā saka, preventīvās zināšanas, rehabilitācijas zināšanas, tikai tad jau tu vari dot to virzienu un saprast vispār, vai viņš to drīkst darīt un kāds būs rezultāts tam, ja viņš darīs to. Jo tā jau arī bieži, ja viņš ir kaut cik traumējies, viņš iziet uz tā laukuma, tev jau ir jārēķina, vai ne? Potenciāli jau var viņš nonākt līdz arī tādam sliktākiem stāvoklim. Bet, protams, tā jau savā ziņā ir ārstniecības persona atbildība. Bet vienkārši tajā sporta pasaulē jau ir kā, kad gala vārdus jau, gala vārdu jau tomēr var arī teikt, vai tas pats spēlētājs. Ja viena ārsts neredz to, ka viņš ir pilnīgi jau domā kaut kādā citā virzienā, viņš var viņu vienkārši noraut nost un vienkārši ielikt injury listā un pateikt, kur tu neies. Bet galu galā jau spēlētājs arī var pateikt, ka man vienalga, ja es iešu spēlēt. Bet, tu, piemēram, tad izsver, vai viņš ir kuku, vai arī viņš tomēr varētu caur kaut kādām, caur sāpēm, diskomfortu vai kaut kur piedalīties, bet vēl lai nav tā, ka pēc tam tu viņam nobeidzini karjeru tam dēļ. Kā piemērs, piemēram, hokejisti, ja tu izlaidīsi ārā, ne tikai hokejs, daudzi virzienu maiņas sportisti, kur, Futbols, jā. Futbols tā.
Bet īpaši hokejisti, piemēram, tu izlaidīsi, ir viens hokejists, kurus arī tagad kādu laiciņu atpakaļ strādāju, un viņam bija atgadījums, kad viņam šeit iekšējo ceļa iekšējā daļā mediālo kolaterālo saiti, viņu vienkārši šo daļu notur kopā, viņa bija savainotā, viņu izlaida ārā spēlēt ar savainotu saiti. Varētu teikt to, ka, caur sāpēm paspēlēs, bet patiesībā ir tā, ka, ja tev viņi ir tur savainoti, vai arī kādi plaisas ir, ja tu viņu pārplēsīsi līdz galam, kāds tev no ceļa ielidos no otras puses, tev karjera var vienkārši beigties. Un redzam, šādi lēmumi var cilvēkam vienkārši pabeidzināt pilnīgi jebkādu karjeru. Ja mēs runājam par fitnesu, ja tu varbūt strādā tur, ja tu, piemēram, pie kases strādā vai ofisā, kāda starpība tev tur ir, tā saita nav. Bet, ja mēs tieši par profesionālu sportu runājam, tad šādas te kļūdas var nospēlēt baigi milzīgā loma, tāpēc tas viedoklis ir svarīgs. Un tātad jautājums ir tik tiešām, kuru viedokli tu ņem vērā. Cilvēks, varbūt, kuram ir lielāka pieredze, varbūt tur tīri no attīstīšanas, bet no medicīnas aspekta, vai arī vienkārši cilvēks, kurš trenējas. Ja? Tāpēc ir baigi, vai arī tieši otrādāk, tā otrā galējā ir, ka fizioterapeits, kuram nav šī sportiskā pieredze. Un tad no ķermeņa attīstīšanas, uz ko ir spējīgs ķermenis kaut kādos jau augstākos līmeņos, tad tev var vajag orientēties. Jā, tas arī ir, jo, sanāk, tu īstenībā nekā tādā, kā fitnesa vidē, jo es esmu vairāk fitnesa treneris nekā fiziskās sagatavošanas treneris, un tu noteikti esi daudz vairāk fiziskās sagatavošanas treneris nekā fitnesa. Un tā atšķirība jau ir no manas puses, tās kustības jau nav dinamiskas. Viņas nav tik dinamiskas lielākoties. Ja tu trenē cilvēku, kas ir nāk tiešām no ofisa, tu jau viņam nedosi lēkāt pāri, tur kastēm taisīt kaut kāds leciens. Tagad jau ir. Tagad jau visi lēkā, tagad jau ir dinamiski. Tagad nevis foundation, vispirms to pamatu ir, bet tagad vispirms lēkā skrien pārāk krustenes un tikai tad. Tur jau ir tā interesantā daļa, jo ko es ļoti bieži redzu, un visu redzēs arī tu saki, cilvēkiem, kā daudziem, kas ir labi tajā fiziskajā sagatavošanas treniņos, jo tu vari mainīt visu kaut kādus aspektus, tad ir jāskrien, tad tu vari lekt, tie treniņi varbūt ir interesantāki. Nevis tā, ja tu mēģini tā kā progresīvi taisīt, kur pietapiens, kur spiešana, un tā tu dari nedēļām ilgi, lai vienkārši tās adaptācijas taisītu, un tu tā kā tos muskuļus trenētu progresīvi. Bet fiziskajā sagatavošanā varbūt citiem, kā treneriem fitnesam šāds. Man ir apriecis, es viņam dodu šito, mēs palēkāsim par kastēm, uztaisīsim kaut kādus klīnus, uzrausim snēčus. To es arī redzēju cilvēku, kuri, tās ir diezgan sarežģītas kustības, lai tīpaši dot cilvēkiem, kuriem nepietiek tās mobilitātes, kuri atnākuši varbūt, pāris reizes vispār uz zāli dzīvē, lai tu viņiem dotu tik dinamiskas kustības, tu viņiem principā var nodarīt tikai to bojājumu un traumēt viņu. Tāpēc tas fitness jau savā ziņā ir vieglāks. Ja tu tiešām skaties no tāda aspekta, ka tu trenē tajās mašīnās, ka tu trenē vienkārši statiskas kustības vairāk, ka tu neej tajās dinamiskajās ātrumu, lai attīstītu ātrumu, lai to jaudu attīstītu. Tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs, bet es saku, ja mēs skatāmies tieši tas, ka tie treneri, viņi nav pietiekami kompetenti, lai to darītu. Tā ir tā problēma, visticamāk, jo fitnesa treneris nav pietiekami kompetents, lai viņš varētu mācīt dinamiskas kustības. Ir īpaši, ja tu visu mūžu esi bijis bodybuilderis vai powerlifteris, tas dinamiskas kustības tu dzīvē pat varbūt neesi aizticis, jo tur jau ir tā atšķirība, ja tu piemēram kā stāsti, no bērnības jau tu skrēji, tu varbūt leci, tu darīji visu, tu saprati, kādas maiņas ir svarīgas. Tad daudziem cilvēkiem, kuri pēdējos gados viņi sākuši bodybuildingu, viņi uztrenējās, viņi dabūja 20 kg muskuļu. Es tagad esmu treneris, jo tu esi dabūjis kaut kādu ķermeni, tu kaut kā izskaties, un tagad esi automātiski treneris. Un tas jau ir tā, jau šobrīd jau ir tā industrija, pilnīgi visur, ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē. Tu vienkārši... Es tev pārtēlu, es tev vairāk īstenībā pat pateiktu, redzi, tur jau ir tā lieta to, ka man jau ir līdzīga. Es jau arī caur savu pieredzi iegūju noteiktu līmeni, un es pateicu, es pielieku klāt zināšanas, un es varu savu nosaukt par treneri. Es pat īstenībā no vienas puses varētu piekrist to, ka ļoti daudz cilvēku, viņiem pat nav trenera izglītība, bet kurš tiešām kā es saku, līdz noteiktam līmenim ir izvedis savu ķermeni daudziem aspektiem cauri, tu vari it kā daudz maz vienkārši pateikt to, ka es spētu cilvēkam kaut ko sniegt un iedot. Ne? Problēma, es domāju, ir tā, ka arī šobrīd ar to C kategoriju un visām pārējām, kad
iznāk tur labi arī treneri, kur vienkārši ir ar šīm pamata zināšanām, ko viņš caur sevi ir iegūs. Un viņš pieliek klāt vienkārši oficiāli papīru to, ka, es varu savu nosaukt par treneri. Arī iegūst kaut kāds, varbūt tā, basic papildus anatomijas zināšanas, jā. Bet problēma jau ir tāda, ka ļoti daudz tagad, teiksim tā, C kategoriju vai arī jebkāds tur cits, varbūt tā papīrs, nezinu, kā vēl tur pa treneru var kļūt, ne? Cilvēki, kuri nav izgājuši šos te līmeņus. Viņš ir varbūt ticis no 5 līmeņiem, kā attīstīt savu ķermeni, varbūt tikai pirmajam pāri. Un visu ļoti pārliecinoši stāstot, tu izklausies tikpat labi, kā treneris varbūt tam tur, kurš ir izgājis visus 5 līmeņus. Un ir grūti, un tas tāds bišķi kišmiši ir uztaisījis, teiksim tā. Jā, no šī mēs uzreiz varam aiziet, jo kas, man liekas, ir viens no grūtākajiem jautājumiem. Kas ir labs treneris? Vai arī vēl labāk, kā atrast labu treneri? Es vairs nezinu. Godīgi, es vairs nezinu, kā atrast labu treneri. Šis te manējais viedoklis ir nevis tā tagad, es šobrīd, ja mūs te filmēju, es tagad izteikšos, lai es tur reklāmas uztaisītu. Es tīri kā, es iedomājos, ka tas ir parasti vienkārši džeks, kas tagad meklē kaut ko. Es nezinu. Tāpēc, kad ir tik nenormāli daudz, tas viss apkārt, šie te treneri. Ja mēs runājam, piemēram, par fitness mēs runājam par treneri, piemēram. Visticamāk, ja tas ir vieglāk, tas parasti tam cilvēkam vairāk saistoši. Jā, teiksim tā, ja man būtu vairāk no fiziskā aspekta, kā sagatavotības treneri jāmeklē, kurš man tur, piemēram, komandas sportā sagatavotu, jo tas ir tāds ļoti plašs spektra jābūt. Tur tu pieeja no tā, tev ir jāizsver, kur ir svarīgākā īpašība, ātrums, vai arī tomēr kas tur, vai eksplozijas spēks, kas tur ir sporta veidā. Tur ir grūti atrast, tur tādus, saprast, kas īsti, kurš kāds treneris ir baigi labs. Bet fitnesā vēl jau grūtāk, bet īstībā viena lieta, ko es uzreiz varu pateikt, ņem to treneri, kurš izstās pēc trenera. Kurš izstās pēc cilvēka, kurš ir izgājis kaut kādus līmeņus lielā mērā cauri. Kurš vismaz saprot caur sevi, caur savu prizmu, ko tas arī mentāli nozīmē sasniegt noteiktas tās īpašības, vai arī lai varētu pat mentāli tikt pāri noteiktām robežām, kas visiem ir jāpārkāpj. Ja? Cilvēks, kurš izskatās, ka viņš kaut ko ar sevi ir darījis, tā diezgan labā mērā, to uzreiz var jau uzreiz saprast to, ka vismaz tas cilvēks kaut ko vismaz jau saprot. Es domāju tā, bet nekad jau nevar būt pilnībā pārliecināts. Man liekas, ka problēma ar to, kad mēs skatāmies uz to, kā cilvēks izstāsta. Ja? Lielai daļai, piemēram, treneru, arī kaut kāda trenera krīze vai tā krīze sportā, jo es trenējos arī īstenībā pirmo reizi zālē iegāju pirms kādiem 10, 11, 12 gadiem jau. Ja? Un tad bija tā dzirksts, ja? Tā uguns, tu gribēji visu laiku iet, tu domāji, tu ies uz zāli, visu laiku gribās, vairāk gadi, tu reāli saņēmies rītī, tu gājies uz zāli kādu dienu, pavadīji stundām ilgi, vienā brīdī vienkārši viņas vispār nav. Tā zāle ir kaut kas tāds, kas tev vienkārši riebis, tā kā man šobrīd. Tā doma, īstenībā jau vairākus gadus, jo es iegāju vairāk tajā powerlifting pusē, un man tā zāle, vienkārši došanās uz to zāli, vienkārši tādu riebumu raisa, trenēšanās raisa vēl lielāku riebumu, un vienmēr tas incidents, ka cilvēks saka, tāpēc, ka es nezinu, tas ir īstenībā ļoti labs tāds, jo vai tas arī nāk no kaut kāds bērnības, jo vienkārši nekad nav viens līdzis neko sportot, tas arī neesmu baigi sportojis. It kā tēvs man sportoja, māte bija absolūti vispār, cik vien nesportoja, cik vien fiziski var iespējams būt. Un nekad nav bijis tas, jo es visu mūžu lielāko to bērnības dzīvi esmu sēdējis pie datora tikai. Es spēlēju datoru, tas viss, ko es darīju. Tur es iegūtu to sajūtu, ka man patīk sacensties. Man ļoti patīk sacensties, jo es nevaru uzspēlēt neko, ne sportu, es nevaru bez sadarbības, es nevaru uzspēlēt galdu spēli, ja man nav jāsacenšas. Ja mums ir galda spēle, kurā nav uzvarētāji, man nav interesanti. Es nevaru. Man liekas, ko mēs te darām? Tas man sarežģīti. Jā, un man ir jāuzvar pilnīgi jebkurā aspektā. Un arī tas powerliftings ir cik interesanti, neinteresants. Jo tā uzvarēšanas aspekts, tev ir jāmokās tās 10, 12 nedēļas vienā lielā ciklā. Jāmokās ir visu gadu, bet tev jāmokās to ciklu, lai tu uztaisītu tos 3 vingrinājumus, katrā pa 3 atkārtojumiem kopā. Un tad tu varbūt iegūsti to sajūtu, es kaut ko esmu izdarījis. Un tas ir burtiski uz 5 minūtēm, un viņš vienkārši pazūd. Jā, piemēram, es spēlēju badmintonu kādreiz, tur vismaz tu uzvari to setu,
Un tu esi, es esmu uzvarējis, es virzos tālāk, es eju kokā tālāk. Nē, bet jau var uzvarēt, tu vari paņemt pirmo vietu. Nē, jā, tieši tā, bet tas vienkārši ir tieši tā. Zini kā, bet tev ir mēneši, tā kā, labi, tas jau jebkurā sportā, kur ir tāds, bet tev vienkārši ir mazās uzvaras, piemēram. Uzvarētājs ir tikai viens. Un tur vēl otrā, trešā. Redzot, tā ir tā lieta, vai ne, kad tik līdz uzreiz ir iesaistīts rezultāts. Ne tik līdz ir rezultāts iesaistīts, tev ir jādzenās pēc tās pirmās vietas, cik sports ir nežēlīgs. Ir tik daudz cilvēku, kas mēģina, man sasniegt, grib būt vīst un raujās tam visam cauri, bet uzvarētājs ir tikai viens. Jā, un tajā sportā ir tā problēma, ka nav mazo uzvaru. Jā. Jo, tu to var sev iestāst. Galvā neviens neiet tajā iekšā. Teiksim, ja mēs runājam tiešām par augsta sasniegumu, piemēram, sportas vispār ir nežēlīgs, tāpēc, ka nevienam neinteresē. Tā kā nevienam neica, visi grib tikt līdz tai pirmai vietai. Un pasaulē viena pirmā vieta, zin kā vismaz Latvijā, to aizved Latvijas čempionātu, jo man nav tik liels ambīcijas bijušas, jo es saprotu, ka tas talants nav tik liels. Bet ambīcija tie 19. gadā, kad es paskatījos uz tiem rezultātiem, es nebiju nekad vēl piedalījies sacensībās, es ieraudzīju to rezultātu tabulu. Un man galvā bija, būšu Latvijas čempions šajā sportā. Es ar pirmajā gadā atbraucu, un es biju tik nervos un tik uztraucies, ka es visu jaucu. Es komandas vienkārši nevarēju. Es tikai jābūt pieredzēji arī sportā, tā sporta specifika. Tu vari zālē darīt savā komfortablā līmenī, bet, kad aizies sacensībām, viss atverās. Jā. Tu sāc jaukt visu. Man pirmajā reizē bija tā, es uzkāpu šņoras, iznācu ārā, man kaut kur vaļā. Un es nostājos ar stieni. Tajā pirmais vingrinājums pietupēc nostājos, un es nezinu, kā jātas pietupēc. Man stāv, tu 150 kg. Es nezinu, kārās uz teviem. Es nezinu, kas tā bija pa sajūtu, es izņēmu ārā, un es nesaprotu, kā ir jātais pietupiens. Man bija pilnīgi, tā kā aizvērās ciet viss maņas, un es vienkārši nesaprotu, kā viņš jātais. Un tā man bija kaut kādas 2 sacensības pēc kārtas. Un līdz tajā pirmajā gadā es būtu bijis tie top 3, bet tīras kļūdām es pazaudēju to rezultātu. Un es kaut kā turpināju, es pat nezinu, tik interesanti tas, ka es tajā sportā iegāju tādā, kurā ir tik maz to uzvaru un ir tik maz sacensību gadā un tik daudz ir sevi jāieliek, jo es uzskatu, ka powerlifting salīdzinājumā, piemēram, ar tādiem citiem, sportiem kā badmintons, kur tu vari iet katras nedēļas, tur iet sacensties, spēlēt un vienkārši tā ir spēlēšana, savā ziņā, ne jau profesionāla līmenī, ka tu gatavojies nenormāli nopietni arī tur spēku un trenižeru zālē, bet ka tur iet sacensībām un tās prasmes jau bija šaubu, un tu vari uzvarēt, un visu tu vari tā malties cauri un uzvarēt. Bet ja powerliftingā, tu vienkārši malies visu laiku, un tev ir tik profesionālai pieeja jābūt, tev ir jāiet tie visi bloki cauri, ja tev ir apjoma bloks, pēc tam tu jāatpūst, tad tev jātaisa tas tēpers un pīks, Badmintonā, kas spēlēju, un es relatīvi labi spēlēju, man ir vairākas medaļas un kausi un diski, un viss kaut kas, un esmu pelnījis pat naudu, savā ziņā ar to sportu. Un tur tā tu tikai aizies uzspēlēt. Tu kaut ko patrenējies, tu tajās nedēļas vidū kaut ko uzsit, lai ir precizitāte, un tad tu vienkārši aizies uzspēlē, uzvari, tu dabū tas mazās uzvaras un dabū lielo uzvaru, kaut vai cēsu čempionātā, Un tev ir prieks. Powerliftingam beigās ir tā, ka tu aizbrauc tikai uz Latvijas čempionātu, tas ir, kur ir tā kā visi labākie, un tad ceļas ar labāku rezultātu. Tad tu aizbrauc, nav, un viss, un tā motivācija ir pilnīgi jauna. Un sāc no jauna, gaidi gadu. Un gadi iet uz priekšu. Jā. Tad vienā brīdī saprast, ka tas nav tā vērts, kad kaut kas nav, ka tā trenižera zāle nenes to prieku, bet tādas dinamiskās monotonās kustības nenes nekādu baigo prieku. Un tad man ir vienkārši tas, ka tas ir one-sided. Jā. One-sided. Tu netrenē vienu dinamisku statisku spēku. Nevis tā dinamisku, bet statisks spēks tikai. Tas sports nav par jaudu savā ziņā, tas tikai vienkārši par statisku spēku. Angliski vismaz ir vairāk termini, strength un power un pārējais. Mums latviski spēks, viņam nav jauda. Protams, ka tāda jaudas sports ir olimpiskās svārcelšanā, kur tu rauj virs galvas, un dinamiski tā kā to dari visu no gurniem, dabū to eksplozivitāti. Tur vismaz kaut kas, bet arī, ja tu trenē tikai to, arī vienā brīdī redzamāk atkal tev redzi, tāpēc vajag visu. Tikai to, jo vienkārši tur ir tā lieta, ka fiziskajā sagatavošanā atkal, fiziskajā sagatavotībā, ja mēs runājam, piemēram, tiešām par konkrētu eksplozijas ātrumu, cik kā parasti saka, svarīgākais, piemēram, tur ir, hokejā, ko es bieži dzirdu, vajag uztrenēt to ātrumu, bet tur apakšā jau ir tas, ko tu sauc. Viss ir pakārtots pēc elementāri, pēc šitās secības. Ja tev vispirms ir vajadzīgs spēcīgs muskulis, tev ir vajadzīgs pamats. Pēc tam no spēcīga muskuļa tālāk tu vari attīstīt jaudu. No jaudas tālāk tu tikai vari pāriet uz ātrumu kā tādu. Tu nevari pārlikt tam visam pāri. Tev nav muskulis, tev nav vispār nekas, un tu uzreiz esi tur eksplozijā tā. Redzot, tā ir tā lieta, ka, piemēram, tu aizgājies to powerliftingu,
viņš kā tāds foundations priekš tevis, lai tu arī to paņemtu tālāk dzīvē, ir nenormāli, neatsverams. Tu esi iegūs, izpētījis visu līdz pēdējiem caur savu ķermeni, kas tur ir par mazām fiškām, un kas tur ir par lietiņām, kas tev tur ir jādara, lai tu pat, sevi pa tiem procentiem dabūtu uz augšu. Un tad tālāk redzi, tu saki, tur arī tā olimpiskā arī ir, ātri apniks. Bet redz, tev jau ir 2 nozares, un tad ir 3. un 4. un tad tu pilnveido to procesu. Bet, ir jāsaka tas, ka es arī nekādu baigo baudu negūstu no treniņiem. Es nekad neesmu gūs baudu. Bet skaidrs ir viens, ka es nekad neiešu. Mēs jau arī par šo arī esam runājuši, ka es, piemēram, nekad uz tām sacenēm nē. Tikai tā iemesla dēļ, kad es zinot to sportista prātu, būs vienmēr tendence pārspīlēt, aiziet galējībās, no sevis izšķimiekt maksimālo, ūdeni ārā, pat tad, kad vienkārši līvi, beidz, ko tu pa diplomu un kliņģeri vienkārši to saberzīs ceļus kopā. Jā, tāpēc es pat neatļauju sev, aizķerties tam visam. Es vienkārši disciplinēti sev pasaku, uztaisu tā kā līgumu ar sevi galvā, ka es zinu, ka man jāaiziet uz zāli, bet, ja gadījumā es iešu uz zāli un man ritīgi negribēsies, neko tur darīt, tad pēc 15 minūtēm 10 es varu iet prom. Un, ja tik tiešām man ir tāda sajūta, es arī to izdarīšu. Es aiziešu uz treadmill, paskriešu 10 minūtes, es tāds, ej prom. Labāk slikts treniņš nekā netreniņš aizgāja, bet praktiski vienmēr būs tas, ka es tur aizķeršu. Galvenais jau ir tā grūtākā daļa ir aiziet. Saņemties, ka tu esi tur, tu jau kaut ko gribi darīt. Tu jau saproti, ka tu darīsi, un ne jau tā, ka tu pavadīji to laiku, lai atbrauktu, neatnāks, un tad iesies prom. Bet tā lieta, ja tu sevi dabūni līdz tam, ka tu vienkārši aizbrauks uz turieni, tiešām, pasaki sev un apsoli sev. Aizej uz zāli, un varbūt pastaipies un saproti, ka šodien nebūs. Ej prom. Protams, problēma radīsies tad, ja tu to dari katru jau reizi. Jā, bet regulārs līgums. Bet, arī, jāsaka, tā ir mana īpatnība, ka es arī no bērnības kaut kā vienmēr sakarā ar to, ka es spēju manipulēt ar šo pasauli. Man tas izbrīnīja, ka es biju sīks, ka es savu ķermeni varu manipulēt. Man diezgan ātri radās šī apziņa, ka es arī varu sliktā veidā manipulēt. Ar manām nepareizām darbībām es varu būtiski ietekmēt savu dzīves kvalitāti. Tā ir lieta arī īpatnējā, kas man bērnībā jau ļoti ātri bija skaidra. Es skatījos, kā man tur draugi dzīvo, kā man vecāki dzīvo, un tad tālāk es sāku domāt, bet kā, jā, tur, Un tas man arī ir bijis kaut kā tāds, tomēr tas motivators. Tomēr mēs beigās jau visi aiziesim tikai vienā virzienā ar kājām pa priekšu, bet jāsaka, man tāds respekts pret šito dzīvi ir. Man liekas to, ka tu mieris vari būt visu atlikušo visam laiku, bet dzīves tu vari tikai tik īsi momenti būt. Un kaut kā no bērnības es to sajūtu, tas tomēr man kaut kā ik pa laikam up and down ejot, tomēr notur pie tādas, noturīgas tādas līknes, kā es eju. Tas jau arī tas, ko tu teici par būšanu, iešu satracībām, būšanu tam lielu sportam, jo tā līkne jau arī skatās, kur ir veselība, ja, un kur ir tas augsts sasniegums sports, tad vienā brīdī tu ej augšā, un tad vidus ir, kur tu trenējies normāli, ka tu nepārspīlē, un tad veselība iet tikai lejā, jo vairāk tu gribi iet profesionālā sportā, jo veselības līkne tuvojās atkal neveselībai, un kad ir tā, jā, jo vairāk tu iekšā, jo tu gribi augstu līmeņa sportis, tas ir tik daudz, kas jādod. Tad nav tā, ka tu vienkārši, ir jau kaut kāds talants, vai kaut kādā lokālā līmenī noteikti tu vari daudz ko sasniegt. Bet, ja tu gribi pasaulē, tad pasaulē, pat ar talantu tev nepietiek. Ir ģenētiskais aspekts, un tev ir jācīnās, un tev ir jādod liela daļa, jādod ģimenes dzīve. Tas jau vienalga, nav jau svarīgi, kāda tava karjera. Ja tu gribi ļoti daudz ko sasniegt, ļoti daudz cilvēku saka, ka viņi ģimeni ir praktiski atdevuši. Ja viņi nav bijuši mājās, ja viņi strādā un dara, lai sasniegtu to augšā kalna galā uzkāptu, kad ir jāziedojās un ir jāziedo brīvais laiks, jāziedo par sportistam tusiņu, brīvais laiks ir tikai tie treniņi, atjaunošanās un atkal sacensības un pārējais. Jā, atjaunošanās lielā mērā tu vienkārši guli divānā, guli mājās vai ne, un guli divānā un izgulies kārtīgi paēd un visu laiku, un tu neesi nekur citur vai netur, lai netraucē to miegu. Jā, tāds ir. Tur jādod šausmanīgi daudz tajā visā profesionālajā. Jā.
Bet par fizioterapiju, paturpinot, kur mēs tur tajā visā sporta aizgājām prom, ātri aiziet. Es īstenībā, jā, tas labi, ka tu pasaki. Tāpēc arī gribēju, īstenībā, no abām pusēm monētas, tāpat kā mēs sakām par to fitness treneri, tāpat kā fizioterapeitu, arī ir, ja fizioterapeits pats netrenējās, tad cik labs fizioterapeits viņš var būt arī savam klientam? Redzu, tur ir tā lieta, ka fizioterapeiti ir dažādi, tās nozars ir dažādas. Ir fizioterapeiti, kuri strādās tikai ar zīdaiņiem, ja? Būs fizioterapeiti, kuri strādā tikai varbūt tur apdeguma centrā. Ne? Redzi, tiklīdz mums ir darbs ar smagi slimiem cilvēkiem, piemēram, ar lielām komplikācijām, tur tavas fiziskās sagatavošanas zināšanas, varbūt ne tik lielu lomu visu spēlēs, bet galu galā, tomēr, tā ir tā lieta, ka tas kontrasts tomēr un tie svara kausi vairāk no tā, kādi fizioterapeiti top, ir, vairāk fizioterapeiti top priekš šīs medicīnas, piemēram, no stradiņiem nāk ārā ļoti spēcīgām medicīniskām zināšanām, lai strādātu, piemēram, ar spēcīgām komplikācijām. Tur redz, tas fiziskais sagatavošanas aspekts tādu lielu lomu it kā nespēlē, bet galu galā, tomēr fizioterapeits, ja izvēlēsies tikai ar zīdaiņiem strādāt labi, viņam nevar piesieties, vai arī tikai ar insultu pacientiem, ar kardioloģiskiem tikai pacientiem. To varam neaiztikt, bet galu galā jau fizioterapeiti ir tie, un arī kā nākotnē tas attīstīsies, ka viņš ļoti spēcīgi preventīvajā medicīnā strādās. Viņam ir jābūt spējīgam novest cilvēku varbūt no galīgi akūta stāvokļa, nevis tikai līdz tam, ka viņš var pakustināt kāju, bet ka viņš ar viņu arī reāli kaut ko var darīt. Bet nevis vienkārši tikai darīt, bet arī vēl līmeni augstāk, un sasniegt kaut kāds noteikts aspekts. Varbūt tiešām spēt skriet, spēt lekt, varbūt pat kādu rezultātu dabūt no tās kājas ar ataudzēt muskuļu masu. Šīs lietas, tas ir, es domāju, ka tāds standards, kam ir jābūt. Ja vien tu tik tiešām neesi fizioterapeits, kas ir izvēlējies būt ļoti, ļoti šaurā nišā, tieši medicīnas kaut kādā nišā, kur tas nespēlē nekādu lomu. Galvenokārt fizioterapeits tagad ir kas, dziļo muskultūru, tur jāiet, tur trenēt, un tad parasti ir tā, ka tagad ir tās divas jomas, tur aiziet pie fizioterapeita, piemēram, kaut kāds, es nezinu, pieņemsim cilvēks, kas ir ļoti aktīvs, ja? Aizies tagad pie fizioterapeita un tur iedos tos dziļās muskultūras, tur tos vingrējumus, un, protams, katrs jomas pārstāvs teiks savu, tur teiks, jums tur saspringti un vāji dziļie muskuļi, tas jau nekas, ka čālis, tur varbūt taisa deadlift ar 250, kur, dziļie muskuļi strādā, un kā vēl viņi strādā. Tad ir, es redzu, tas kontrasts, kad ļoti daudz ir, tādi, no fizioterapijas pārstāvi, kuriem ir grūti izteikt šo viedokli. Attiecīgā noteiktā līmenī, kas tur ir nepieciešams. Man vienmēr ir paticis šis, tāpēc es tādu pasmējos, tagad pateicu, tu aiziet pie fizioterapeita, saka, tur ir saspringts un tas ir vājš. Un es gribu redzēt vienu cilvēku pasaulē, kurš aizies pie fizioterapeita, kur fizioterapeits nevarēs viņam pateikt, tev ir vājš un te ir saspringts. Tā kā vienmēr ir tāds, tu jau, protams, ka kaut kas ir vājš, tu jau nevari arī visu trenēt, vai visu darīt un tam līdzīgi. Tas loģiski tā vienmēr būs. Un tas arī man arī atnāk tie cilvēki apkārt, saka, jā, man ir vāja šitais, man ir vāja, tur korsete vāja, jā, un tam līdzīgi. Un visi tie termini tā kā tiek mesti, bet fizioterapeits beigās jau tur nepasaka nekad. Jo liela daļa, tas, ko teica arī par tiem, kuri sporto, es saprotu apmēram, kas ir nākamais, ko dari. Nevis tu nāc, mēs tagad sēdēsim uz paklājiņa un taisīsim, kā saka, to bird dog un visas pārējās vingrinājumus. Un tas tev kurset trenēs, vai arī mēs tomēr nākam, taisam normāls pietapienus smagus, uztaisām ilgmi un tiešām trenējam progresīvi to kurseti, tiešām pieliekam svaru, lai tā kurseti tiktu trenēta ar kaut ko. Nevis mēs taisam tikai krančus visu laiku un kaut kādus sitabus, mēs kaut kā arī ieliekam kaut kādu reālu, lai tas muskulis pat augtu. Nevis tikai, jo tas, ko man liekas daudz cilvēki arī nesaprot, kad korsetes un tās preses, tas rekstu dominants, kas ir priekšā, tā trenēšana nenotiek ar plēnu, ka tu trenē vairāk stabilitāti un noturēt viņu kaut kādā pozīcijā, ne jau arī, lai ņauktu. Bet tas, ko es redzu zālē, plēnks un kaut kādi vāji sitapi, un viņi visu laiku te taisīt 20 atkārtojumi, viss, kā sāk degt, tā beidzās.
Bet tas jau arī, cik ļoti spēku veido viņš. Jā, tur ir tā lieta, to, ka vēdera pamata darbība vispār šī te, tas tā korsete, ja? Kam tu viņa ir vajadzīga, ne ikdienā? Viņa ir vajadzīga, lai tu spētu manipulēt šito pasauli. Tātad tiklīdz tu sprinto vai arī cilā lietas apkārt, piemēram, māma pacels dēliņu, tētis pacels tur meitiņu, ja, vai kaut ko tādu, tur, vai arī tur deju kādus smagums pārvietas pastums galvas. Tev vienkārši tai korsetei vajag nostabilizēt tavu mugurkaulu. Tātad ir intraabdomenālo spiedienu un ar šķērsenisko vispār, to stiprināšanās, to mehānismu, kā, tā presa stiprinās ap visu. Viņi lielā mērā to kustīgo kātu nostabilizē uz vietas. Tad stabilizēšana ir tā svarīgākā lieta. Kā teica to, ka attiecīga līmeņa sportists, piemēram, aizies pie fizioterapeita, viņš nedabūs pareizai dvaisu, viņam iedos, tur pateiks, tev ir vāja prese, bet atkal viņš, piemēram, var uztaisīt tautu bārzu, pacelt kājas, tur gandrīz līdz stienam, 30 reizes. Tā ir tā lieta, ka vienkārši man liekas, ka fizioterapija vēl projām mazliet kaut kā lielā mērā transformējas, un viņai ir jātransformējas. Man kaut kā liekas, viņa mazliet tā kā stagnē, jo redz, tas jau ir galā arī no izglītības viedokļa. Jo daudziem cilvēkiem, viena lieta ir tava personīgā pieredze, vēl otra lieta ir tas, kādas zināšanas tu jau standartā vienkārši iegūst. Labi, tu neieguvi to caur savu prizmu, bet tev jau iedeva tās zināšanas, lai tu tiec augstākā līmenī, lai tu spēj konsultēt, piemēram, cilvēku, kurš ir nevis ar būtām gandrīz uz nāves gultas, ja, kur viņš mazos tiltiņus taisīs, ja gultā pēc kaut kāds tur masīvs muguras operācijas, bet tik tiešām sportists, kuram ir viss labi attīstīts, bet redz, viņš sasniedz kaut kādu problēmu, un tagad, ko tu viņam teiksi? Bet ja viņam to teiksi, to, ko dos to pašu, ko cilvēkam pēc smagas muguras operācijas gultā, kad drīzāk izcila attaisnu kāju augšā lejā, tad tas īsti tā nenotiksies. Bet redz, un šobrīd, ja no izglītības viedokļa ir grūti to ielikt iekšā, jo tie ir ekstra zināšanas, tas ir tad ekstra vēl gadi klāt, ja, pie profesijas, tad ir jācer tikai uz to paša pieredzes prizmu vispār. Šobrīd tas ir vienīgais mehānisms, kas apvienojoties ar fizioterapeitu vispār tādu vārdu, spēj dot noteikts viedokļus noteiktiem cilvēkiem, kas ir augstākā līmenī. Redz, tas ir tas, ko varētu nosaukt sporta fizioterapeits. Ja. Tas ir cilvēks, kurš vienkārši arī caur iespējams arī savu prizmu ir iepazinis, gan teorētiski prizmu, savu prizmu ir iepazinis, ko nozīmē fiziska vispār sagatavošana kā tāda. Man īstenībā uzreiz radās tāds jautājums, kā fizioterapijā mēra faktu, ka tev ir vāja korsete. Kā tas notiek? Kā mēra vāja korsete? Kad cilvēkam atnāk, viņam saka, fizioterapeits, tev ir vāja korsete vai tev ir vāja prese? Kā tas tiek mērīts? Kā to nosaka? Fizioterapijā ir ļoti daudz kaut kāda veidi, ir arī standartizētie testi, kur cilvēkam vienkārši fiziski, tā kā skaitliski neko nevienam nepārbauda. Tagad tikai mūsdienās ir parādījušies kaut kādi statiskie vai šādi tādi rociņās paņemami instrumenti, kur tu spied uz noteikti muskuli un tad tev parāda, tīvas ņūtonos, cik apmēram tu tur pretestību rādi. Bet tā ir standartizēti testi un funkcionāli testi, kur, piemēram, cilvēks kaut viņš apgulsies uz muguras, salieks kājas, pārkustos rokas, viņš pacelsies tā kā kranču pozīcijā mazliet nost. Un tu vienkārši paskaties krusteniski radot spiedienu būtībā uz vienu plecu vai uz otru. Tu skaties, vai nav tā, ka viņam ir absolūts disbalans, kā ar vienu viņš tur pilnīgi trīc, seja sarkana, neelpo, knapi var noturēt un nespēja noturēt, ar otru viņam viss ir kārtībā. Ja, ne? Tā ir tāda funkcionāla testēšana lielā mērā. Jo es gribēju jautāt tieši tādā aspektā, piemēram, ja mēs mēram, kā cilvēks varētu likties, kā varētu nomērīt to, cik tev ir spēcīga korsete, varbūt ir cik ilgi tu vari paiku noturēt. Vienkārši. Bet redz, planks nav spēka vingrinājums, planks ir izturības vingrinājums. Tas ir par to runa, bet tāda teorētiski, ja tu sēdi tajā pat pozīcijā, cik ilgi tu vari noturēt saspringto korseti, tas parādīja to. Tas arī, man liekas, loģiski, ja mēs skatāmies tieši no mana tā aspekta, tās korsetes trenēšana, tās presas trenēšana nav man daudz, to es varu atzīt uzreiz, un es netrenēju viņu daudz un vispār netrenēju.
Jā, tad atkal, vai mana korseta atkal kaut kādās pozīcijās, piemēram, taisot krāņšus vai taisot tostu bārus, es relatīvi vājš noteikti esmu, jo tā ir arī prasmes problēma. Es viņas netaisu. Tas nozīmē to, ka es neesmu, man nav labi prasmes. Tehniskais aspekts. Bet, ja mēs runājām par to, vai es varu nostabilizēt, kad man 180 kg ir stienes uz muguras, vai man izvilkt stieni, kas sver 240 no zemes, ja es to varu izdarīt, saglabājot to normālu muguras pozīciju, nezaudējot saspringumu korsetē, tad vai tas atkal nozīmē to, ka man tomēr tā korsetē un prese ir spēcīga, kaut gan es nevaru uztaisīt varbūt daudz tostu bārus vai planku noturēt ilgi. Tur ir tā lieta, to, ka preses trenēšanā kā tādā, tu nevari pateikt to, ka ja tu vari uztaisīt 30 krančus, tā kā saliekšanās tās reizes, tad tas nozīmē, ka tu spēsi nostabilizēt, jo tā ir, nostabilizēt savu korsetu, jo tā jau ir pavisam cita kustība. Tu vienkārši saliecies. Vispār jau kājas cilāšanu un ķermeņa cilāšanu no zemes, piemēram, horizontālajā līmenī, tu jau nedari presi lielā mērā. To dara mūsu divi galvenie fleksori, kas ir kājas fleksors un viens, kas iet no kājas caur zarnām un stiprinās mums pie muguras. Presi tikai stabilizē mugurkaulu, neļaujot viņai ielūst uz iekšpus. Bet tā ir pilnīgi cita kustība. Tāpēc ir tā lieta, ka vēl pārbauda to presi pēc tā, cik tu spēji ārsienas vispār izspiest uz ārpusi. Tev pašam bija video arī, man šķiet par tām jostām. Jā, intraabdomināls spiediens. Un tā tad intraabdominālais spiediens, tad, kad tu pietupies, ir viena no vissvarīgākajām lietām, lai vienkārši nostabilizētu to kustīgo slodskāti, kurš tur grib salūst zem svara. Ne pārāk ieliekties, atliekties. Un tu vienkārši fiziski pārbaudi ar pirkstiem, vai tu esi spējīgs pat bez svara izspiest savējās būtībā vēdera ārsienas. Tas arī ir viss, jo tik ļoti daudz cilvēku manā praksē ir atnākuši, piemēram, tik tiešām, kas ir sporta entuziasti. Viņi atnāk, viņi saka, viņam sāp mugura, un beigās izrādās tas, ka viņam nav apzināta šī sasprindzināšana. Viņam nav tas intraabdominālais spiediens. Un tik līdz cilvēks iemācās apzināti ārsienas izspiest uz ārpusi un būtībā saglabāt to spiedienu, lai nostabilizētu mugurkaulu. Tā ir pamatlieta, ko daudz cilvēki neapzinās. Intraabdomināla spiediena radīšana un tā korseta sasprindzināšana, noturēšana ir pats pamats vispār, lai tu varētu kaut ko trenēties. Tu pēc tā nemaz nevari normāli taisīt ne pietupienus, ne vilkmes, ne kādas cits vingrinājums. Tev ir jābūt saspringumam. Un celt bēru no zemes, un ko modi pastumt, un vispārējo. Tur ir tā lieta, ka tas ir pašā standartā. Ja mēs, piemēram, tagad paskatāmies, kā ir darba drošības tur jautājumos, kur tur rāda, kā kastes celtnes zemes. Vienmēr kaut kur ir darbā droši vien atrodam. Tie rekomendācijas, kā ietupjoties, ir tur jāceļ un tā. Tā ir īstenībā, tas ir pats pamats vispār, kā mums manipulēt dzīvē. Kā mums vispār kaut ko darīt dzīvē, bet tas, ko tu saki, tas ir intraabdominālais spiediens. Tieši tā, tas ir pats pamats. Tas nav tikai trenižieru zāle. Trenižieru zāle tas ir, protams, ļoti svarīgi, jo tu atkārtotas kustības taisi diena no dienas, tev traumatismu iespēja ir milzīga, bet līdz tu spēji sevi labi noturēt treniņā, tad ikdienā tev vispār būs šitā. Tas ir arī tieši tas, ko teicu. Tas ir vislielākais piemērs cilvēkiem, kam sāp mugura, kaut ko cilājot, kaut vai dārzā strādājot. Parasti ir roko cilvēkiem. Viņi pēc vienas dienas kaut kādas dārza rakšas vienmēr sāp mugura. Tas ir pilnīgi standarts. Jo, tas svars arī vienmēr, viņš tā kā, kad tu izros, tas svars ir uz priekšu, viņa met, korsete jāstabilizē, viņa neko nedara, viņa visu laiku saliecās, un tā mugura arī, viņai nav nekāda spiediena, nekas viņa nenotur vietā. Tas pats, kā es vienmēr saku, mans mīļākais piemērs ir par kolas buņģu. Ja viņa ir pilna, tu uz viņas var uzkāpt, ja viņa nav attaisīta vaļā, jo, protams, spiediens gāzi spiež, tu uz viņas var uzkāpt. Bet kā buņģa ir tukša, nav spiediens. Jāpamēģina. Neskola. Un vienkārši tāpēc, ka spiediens rada to, kad ir saspringts, tas ķermenis ir stingrs tur noturēt. Tas pats, ja tu uzliec kaut kādu svaru stieni, kas var notikt, ja tu nestabilizē, mainās loģiski, tehniski viss. Piemēram, gurni lec, tas arī vienkārši no tā, ko tu vari saspringzināt un kādu kontrakciju radīt muskuļos, lai tu būtu noturēt to pozīciju. Jo tehniskais izpildījums īstenībā arī... Īstenībā par tehnisko izpildījumu parunāsim pēc nelielas pauzes. Cilvēki grib no fitnesa industrijas tikai kaut ko flashy, kaut ko ļoti interesantu. Ka tas viss paplātīts nāk. Bet, ja mēs runājam tikai kāpēc vispār fitnesa industrijai, tā kā pašā pamatā būtu jāpastāv, tā ir veselība. Tā kā veselība. Ja mēs nerunājam ļoti tādos kā bodybuildings, tā ir profesionālais sports.
Noteikti virzieni tie ir profesionālie pieņemsim. Bet, ja mēs runājam vienkārši par fitnesu kā tādu, izkustēties, ja? Izkustēšanās pamatā jau tomēr ir tā veselības iegūšana. Un tad ir tā, ka tu vari 5 gadus vienkārši darīt visu kaut ko ļoti interesantu, izkustēties, bet dabūt tikai 30%, 20% no tā benefita, ko tu vispār tā iegūmi, ko tu varētu iegūt vienkārši. Varbūt ne tik interesanti, bet bišķi optimizēt savu treniņu režīmu un iegūt krietni no savu patērētā laika vairāk to efektu. Bet redz, fitnesa industrija dara tā, kā vajag cilvēku. Tieši tas pats, ka tomātu sulu. Tomātu sulas jau ir bieži vien sāļas, ne jau tāpēc, ka vienkārši tur apmēram tie, kas ražo sulas, viņi tā izdomā, piebersim sāklā. Viņi pieber tāpēc, ka cilvēkiem tā labāk garšo. Un redzam, treniņu jomā ir tā lieta, ka patiesībā normāla, veselīga trenēšanās, viņa nekas interesants nebūs. Dari vienu un to pašu, varbūt samiksē tur virzienas kaut ko, bet vienu un to pašu nepārtraukti. Tieši tāpat kā mazgāt zobus. Cik interesanti ir to darīt. Tā kā, wow, labi, nomaini savu krāsainu zobdurstu, bet lielā mērā, tu ej vienkārši mazgāt zobus. Tieši tas pats ir ar to fitnesu. Patiesībā apakšā nekā tur baigi interesanti nav, bet redzi, visa fitnesa industrija ar treneriem, lēkā apkārt, dejo, mērķitojās apkārt tur, klientam, lai tikai maksimāli flashy, krāsaini, lai viss ir ļoti interesanti. Bet pašā pamatā ir šī izkustēšanās mērķi, kas būs kaut kādā savā ziņā monotona ar vislielāko efektu. Tu taču piekrīti, ja ne? Nē, tur jau tā lieta, kad ļoti garlaicīga ir tā iešana uz zāli, ja tu tiešām sako tai programmai, un ej cauri, bet iedomājies no tā aspekta, ja viņš nebūtu saistīts ar rezultātiem obligāti. Tā, ka tev ir jāgatavojās sacensībām, tāpat gribi, negribi. Fiziskā sagatavošana no fitnesa aspekta ir kā ledus uz pannas. Ne? Lielā mērā, ja tu neliec virsū stimulu savu ķermenim, tas ledus izkūst. Un tev vajadzīgs ir tas monotonais. Es pirms visu laiku monotoni bāzi visu laiku uzturēt, tātad pamata spēku, funkcionalitātē un tā tālāk. Un tad tālāk kaut kāda noteiktā līmenī arī tomēr šo te izturību, tomēr ņemt un darīt. Tas ir apjoma darbs, arī priekš veselības, tas liek apjoms. Bet tajā pašā laikā ir reklāma, ka tu vari nākt, piesiet sev pie virves un, piemēram, skraidīt pa zāli. Ļoti interesanti. Bet arguments, es vismaz kaut ko daru. Protams, izmazgāt ar pirkstiem zobus jau arī ir labāk nekā viņas nemazgāt. Bet tu vari kā ar birstīt arī. Bet redz, tā ir katra cilvēka izvēle. Bet tā jau par tiem treneru izvēle ir tik smagi, jo ir tā daļa, kas ir tā garlaicīgā, nūbiskā daļa, kuri piedāvā tādu standarta pamata lietu, kas īstenībā strādā visspēcīgāk. Ir ļoti daudz tādu treneru, bet viņi vienkārši kaut kur pa ēnām tur ir, jo viņi nav tik stilīgi. Un redzam, tie, kas piedāvā ļoti tādas trendīgas, kaut kādas jaunas, flashy lietas, kuriem efekts ir mazs, bet hypes ir milzīgs, tie grib no mārketinga viedokļa, tas vienmēr priekšu ies un cilvēki piekritīs vienmēr arī tam, jo lielā mērā cilvēku vēlmes uz to, cik interesanti tas viss ir, viņi jau to industriju ar to pieprasījumu rada. Tur jau tas, ko mēs abi teicām, ka mums tie treniņi jau nekādu prieku nerada, bet tu jau saproti, ka viņi ir vienkārši vajadzīgi. Tev ir vienkārši jādara, lai tu... Un tāpat kā iepriekšējā podkastā Dāvis teica, viņam viņš nepatīk, viņam patīk tie ieguvumi. Viņam patīk tas, cik viņš ir spēcīgs, cik viņš ir ātrs, ko viņš var izdarīt dzīvē, dēļ tā, ko viņš dara tā kā trenežieru zālē. Un tas jau cilvēkiem jāsaprot, jo tajā vienā brīdī, kad es dalījos ar to, ka man tā zāle ir izturēt nevar, ja katru reizi jāsaņemās, lai uz viņu aizietu, cilvēkiem ir šoks, bet tu tā kā esi treneris. Tas ir tavs hobijs. Tas ir tavs hobijs. Tev ir jāpatīk, visu laiku iet, kā tā var būt, un tad pēkšņi tu arī esi cilvēks. Tu arī esi cilvēks, tu negribi iet uz to zāli un to monotoni visu darīt. Kā loģiski, ja katru dienu kaut ko mainīt, būtu interesantāk skriet šito, tad lekt un tad visu, bet īsti neko neprogresēt. Tu jau nevari, teorētiski, tā kā tu saki, trenēt to ātrumu un visu pārējo, tam jau tāpatās ir jābūt kaut kā progresīvu. Tu nevari vienu nedēļu tikai leksi, nākamo tikai skriesi, tad tu atkal cēlsi šito, tad tu jaudu attīstīsi un visu laiku katru nedēļu darīsi kaut ko citu, tu nekad neprogresē. Tas ir interesanti. Bet vēlreiz, tur ir tā lieta, ir pamats. Pamats visam funkcionalitātei ir spēks.
Ja mēs, piemēram, paskatāmies tāda ilgtermiņā vispār, ko nozīmē, ja mēs neiebraucam profesionālos virzienos, ja, kur tagad ir 300 kilogramīgi tupieni, un tā tālāk, tas ar longevity, ar ilgdzīvotību vispār tur nav saistīta, ne? Bet galu galā funkcionalitāte no spēka jau kur pēc tam parādās nākotnē dzīvē, ja tu spēj noturēt sevi normālā līmenī. Tad visbriesmīgākā slimība lielā mērā vecākam cilvēkam, jau teiksim, senioru vecums un uz augšu, ir sarkopēnija. Tas ir ar vecumu saistīta muskuļu masas pazaudēšana. Un kā mēs parasti redzam, vecmāmiņa, vectētiņš, vecāku gadagājumu cilvēku, kas viņiem ir pašā pamatā, kāpēc viņiem tik ātri slīd uz leju vispār kopējā veselība. Viņš nespēja paiet, viņš nespēja pacelt neko no grīdas, viņš nespēja neko vispār pārvietot ap sevi. Tātad kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir vecs? Nē, tāpēc, ka viņam spēks vairs nav muskuļu masas, atrofija, traumas. Jā, otrā tipa muskuļu šķiedrs viņam pazudīs ļoti ātri, un tad tikai viņš ar izturības šķiedriem kaut ko tur darbosies, un tā lielā mērā tā ķermeņa kompozīcija pilnībā izmainīsies. Un tādā, tik līdz cilvēks uzreiz jau nespēja vai vairs pastaigāt, viņam aktivitātes krīt, viņš jau lielā mērā vienā virzienā ļoti lielā ātrumā iet. Teiksim, tās novecošanas kvalitāte arī, ir ļoti saistīta vispār to funkcionalitātu un spēku. Tāpēc arī tas pašā pamatā ir tavs foundations, tas būs tas monotonais spēka treniņš, un tad pa virsu tu uzliec virsū, kas tev ir flashy un interesants. Tālāk arī VO2 max, to ar izturību. Un tālāk dari, ko tu gribi, vai ne? Tālāk ņem un izvēlies tur varbūt ekstra kaut ko, ja tev ir brīvs laiks un līdzekļi. Badmintonu spēlē, bet negribi. Tā kā šīs divas lietas, viņas būs monotonas. Tur nekas tāds baigi interesants. Tāds ir tāds, kas ir vitāli vairāk vajadzīgs. Jā. Cilvēkiem jau kamēr nenotiek kaut kas, tikmēr viņi nesaprot. Vai arī vienā brīdī, labi, nekad jau nav par vēlu, protams. Nekad jau nav par vēlu. Arī, ja tu sāks 50 gados vai 60 gados, bet tad, kad to sapratīsi, cik svarīgi varbūt to bija darīt, un īstenībā, ziedot to 1 vai 2 stundas nedēļā, cik milzīgu ieguvumu tas tev iedod īstenībā? Beidz 1-2 stundas. Pasaules veselības organizācija jau kādu laiku atpakaļ jau ir pateikusi guidelines, vadlīnijas par to, ka pat senioriem ir vērts tomēr tās 4 reizes nedēļā trenēties, virs stundai ir noteikts apjoms, kas vispār ir kā tāds minimums, ieteicamais minimums. Tās lietas, kad ja mums runāja par senioriem, viņiem īstenībā jātrenējās pat vēl vairāk nekā tādam jaunam cilvēkam. Bet tomēr arī jaunam cilvēkam tas jādara jau pašā agrīnā, jau bērnībā jau jāliek lietas iekšā. Jo redzi, bet tur ir vēl viena lieta. Ja tev nav iepriekš bijušas fiziskas sagatavošanas, nav fiziskā sagatavotība bijusi no veselības aspekta, tāda regulāra un laba no bērnības, tad tiklīdz tu, piemēram, vēlā vecumā izdomās sākt sportot, visdrīzāk tu krietni ātrāk dabūsi nolietojuma traumas ātrāk, jo tavu skrīmšļa matriks ir citādāks, tavu cīpslu matriks ir citādāks, tavu adaptācija pieaugušajām slodzēm būs drīzāk traumatiska nekā otrādāk, un tur ir vēl lēnāk, bet fizioloģija te neapmānīs. Daudzi jau grib arī uzreiz visu. Tu pēkšņi nekad nesportojies. Man reizēm ir cilvēki raksta, man nav nekāda, nekad mūžā nesportojas. Tā kā 4 reizes nedēļā man ir jānāk pie tevis. Tu tikai man nedēļas laikā neuzskačā pa baigo bifeli, es negribu. Es negribu pārtrenēties, un arī tas, protams, arī, kad tu arī esi sastapis tāds. Es domāju, ka tu noteikti sastapis tāds sportists, kurš saka, es tikai negribu pārāk daudz muskuļu masas, lai nav pārāk daudz, gribu ātrs. Es negribu, lai pārāk daudz muskuļu man ir, lai es varu kustēties ātri. Profesionālā sportā ir lieta tāda, ka vairāk ir dažkārt tā nesapratne par to, ko nozīmē tā ātruma attīstība. Ja, piemēram, mēs paņemam futbolu, basketbolu, hokeju, tur regbiju, vienalga. Kas pašā pamatā tur ir? Kustības ātrums. Un tad cilvēkam liekas, man vajag dabūt pišķi ātrumu uz augšu. Davai tagad mēnesis ir laiks, un davai jādabūt ātrumu uz augšu. Bet tā ir tā lieta, ka tas nav kaut kas tāds, ko dabū mēnešu laikā augšā. Tas kaut kas tāds, ko tu sistemātiski gadu no gada liec klāt. Tu nevis tikai off-seasonā mazliet tikai patrenējies, bet tur arī mēģini noturēt noteikts īpašības, kā spēka īpašības visu savu sezonu, pieņemsim, ne?
Tev ir sacensību laikos arī tur mēģini visu laiku konstanti sevi noturēt noteiktā līmenī, lai nākamajā, varbūt off-seasonā, tu vari pakāpties solis priekš. Tas ir lielākais tāds tā kā pārpratums, tāda sasteigta domāšana par to, ko nozīmē attīstīt ātrumu. Tā ir tā trakākā lieta. Jo, vēlreiz, tu nevar ātrumu attīstīt, ja tev nav tās pamatlietas, tas spēks, ne jauda lielā mērā, tad arī ar ātrumu attīstību būs diezgan švaki. Viss iet pakārtot. Tu nevar sākt trenēt ātrumu bez tiem 2 apakšējiem akmeņiem. Tā kā nekādā veidā. Tas ir, tas ir tas, ko pamats jau īsti, arī nekur jau īsti nestāst. Un ja tu esi ļoti savā nišā iekšā, tad tādas pamatlietas jau netrenēs. Jo nevelti, ir tas stereotips. Kāds ir tas bodybuilders? Bodybuilders ir lēns, nemobils, viņam nav nekādas fleksibilitātes, Un tāpēc, ka tas teorētiski jau nav malots. Ja tu tiešām nodarbojies tikai ar bodybuildingu un pārējās īpašības tu nekad neattīsi, tu jau arī esi tāds. Teorētiski tu jau, ja bodybuilders jau neiet, viņš jau neskrien nekad sprintus, viņš varbūt labi uztais kaut kardio reizēm, bet tas ir vienkārši, lai sirdi arī nosalcinātos. Bet pārstāvē nosalcinātos, lai vairāk kalorijas degtu, Ne jau tur baigi, lai kāds trenē sirdi, jo vēl nesen bija tas, ka tas joprojām īstenībā ir kā joks, kad, ja tu mēģini dabūt muskuļu masu, labāk netaisiet kardio, jo tad visi muskuļi nodegs. Tas ir viens no lielākajām muļķībām, kāds vienkārši var būt. Tā kā pat šitas te, ko cilvēki runā. Kad kardio dedzinās nost no to muskultūru, kur tu audzē. Protams, ir 2 virzieni. Ja tu ļoti daudz skrien, tu kļūst par tā kā kenieši, čempioni un citi, kas ir ļoti tie maratonisti. Ir otrs virziens, ka tu tikai ar damkrata lietām nodarbojies, un tad tu attiecīgi adaptējies tam. Bet ir tā lieta, ka tu jau vari būt kaut kur pa vidu, vairāk uz vienu pusi, otru pusi. Tev tomēr ir jāizvēlas kaut kāds veselības aspekts. Bet īstenībā ir tā, ka ja tev izturība ir ļoti laba, pamata izturība, tad vēl tā muskuļa attīstība ir krietni vēl labāka, jo tu spēj utilizēt savējās vispār šīs pienskābes, un visu pāriet, tev jau treniņi kļūst krietni efektīvāk. Bet tas ir viens no vislielākajiem. Redzot ar to fitnesa industriju, tā jau ir tā milzīgākā problēma, kas man savā ziņā ar apnikus, kurš seniem laikiem, kad viņi tiek miksēti kopā ar profesionālo bodybuildingu. Kāpēc vienkārši standartā ir tā, ka jebkurš jaunietis, tagad tu paskaties, ne jebkurš, bet ļoti daudzi, izvēlās uzreiz pats pirmais, es gribu būt kaut tas tur čalis, kuram īstenībā kurs tur maksājas, nezinu, cik tūkstoši. Un tas ir profesionāls sports, tā estētiskā muskuļa audzēšana, tas ir profesionāls sports. Kāpēc standartā veselības sportā ir jābūt tā, ka cilvēki uzreiz grib par to kļūt? Un tad tas sanāk ļoti vienveidīga tikai tāda trenēšanās. Tā ir tā lieta, to, ka tādam jaunietim viņam vajadzētu nevis iet tieši tā kā vienā virzienā tikai no bodybuildinga virziena, jo, protams, viņš grib izstīties tur labi. Bet arī tur jābūt tiem citiem aspektiem. Viņam ir jāmāk, es nezinu, kaut vai uzspērt pa bumbu, viņam ir jāmāk uzskriet, viņam ir jābūt kaut cik izturīgam, ja mēs no veselības viedokļa to runājam. Vienkārši tā fitnesa industrijā dominē bodybuildings, bet bodybuildings nav veselības sports. Bodybuildings ir profesionāls sports. Un attiecīgi, tāpēc jau arī bodybuilderam nebūs standartā iet skriet, standartā attīstīt citas īpašības, jo viņam vajag katru gramiņu, savas enerģijas taupīt un gatavot nervu sistēmu tikai, lai spētu hipertrofēt un audzēt to muskuli. Es nedomāju, ka bodybuildings, tāpatās kā bodybuildings arī ir sports, savā ziņā domāts, kā vienkārši, ko tu ej un trenējies trenažera zālē. Bodybuildings varētu būt kā nosaukums, tāpat kā, futbols vai vieglatlētika vai skriešana. Es domāju, tas nav obligāti tā, ka tu jau vari iet arī skriet. Tu jau vari iet uz vieglatlētiku. Tas nenozīmē, ka tev, ja tu nodarbojies ar vieglatlētiku, ka tev jābrauc uz čempionātiem un obligāti jāsporto, jo teorētiski varētu arī būt. Es domāju, ka bodybuildingā, viņi vienkārši paņem tos etalonus un viņi trenēs tajā veidā, jo tas ir kā tu vari sasniegt. Etaloni ir profesionāli bodybuilding. Protams, bet tas ir vienkārši, tas mērķis, bet, kā tāds. Es tieši domāju, ka, ja tu saki, es ar bodybuilding, tad domāju, ka viņi visi domā, ka viņi ies uz skatuves. Jo, ja skaties Latvijas mērogā uz Latvijas skatuves vispār tik maz cilvēku, Latvijā tik maz atlētu. Līdz tam brīdim nenonāk gandrīz neviens. Bet visi ir kā saka, ka ir nodarbojas ar bodybuilding. Es domāju, tas ir kā nosaukums trenažera zālē
došanās trenižera zāli, bodybuildings, nevis bodybuildings, ka tu iesi un kāpsi uz tās skatuves. Jo Latvijā ļoti maza. Mums īstenībā pat teicu, nav populāra vispār tā iziešana beigās un tāda sava darba atrādīšana. Visi jau grib muskuļus taisīt, neviens jau negrib mocīties ar to diētu beigās galā. Visi jau grib uzkačāties un tikai iztīties lieli, bet lai viņi ietu līdz tādam procentam un mocītu sevi, tas atkal ir kaut kas cits. Bet, protams, tas, kā trenižera zāle, kāpēc arī lielākā daļa, piemēram, viņi izdomā, viņi tagad sportos, kas ir tas, ko viņi darīs, viņi ies trenižera zāli. Ja? Neviens nav viņa pirmā doma, kad domās, labi, beidzot šogad ir 1. janvārs, man jāiet aktīvam, tad nav viņa tā, labi, es iešu futbolā. Ja, tev ir 40 gadi. Es iešu spēlēt volejbolu. Nē, spēlēs nekad dzīvē. Es iešu basketbolu spēlēt. Tā nenotiek. Vai tev ir kādreiz bijis kaut kāda pieredze, tu varbūt teikt, bet tas vienīgā tāda lieta, īstenībā iet uz trenižera zāli, jo tu vari veidot, tu vari iet teorētiski, kā tu gribi, tu veidot savu laiku, un tu it kā vari darīt kaut kādas visādas kustības, ja, bet kas neprasa augstu atletiskumu līmeni. Ja. Iet uz basketbolu, ja tu neesi nekad to darījis un varbūt uzreiz spēlēt, visticamāk nav arī optimālākais veids katram cilvēkam, ja tu neesi fiziski aktīvs. Tev ar trenižera zāli ir tas pirmais, kurā tu ieej. Un tiem bērniem, tiem jauniešiem, būsim reāli. Ja tu uzjautās kādam 20-gadīgam jaunietim, kurš iet uz trenižera zāli, vai viņš iet dēļ veselības, nav tā. Es neesmu nekad trenējies veselības dēļ. Man nekad nav bijis principā vispār tāds uzstādījums. Visu mūžu, kad es sāku iet zāli, grūti atcerēties, kā bija, bet visticamāk tas bija liels biceps, jā, un varbūt prese, jā, saturnēt, jā, palikt lielākam, jā. Kaut kādā brīdī nomainījās, gribēju vienkārši būt spēcīgs, man tas izskats nav, bet es neesmu trenējies ar domu, tīpaši tagad ir tā, kad man nāk tik daudz, man sūta ļoti daudz cilvēku, lai es aizpildu viņu to kursatos darbus, kur jāatbild jautājumu, un tur ir no 0 līdz 5. Es trenējos, lai izskatītos slaids, vienmēr 0. Es trenējos, jo tas man dara prieku 0. Es trenējos, jo es gribu zaudēt svaru 0. Jā. Tas viss ir, veselības aspekts manā gadījumā gan nekad nav bijis. Es kaut kādu brīdi esmu piegājis tam, bet nekad, tas viss ir, lai izskatītos labāk, un tas ir tas, ko viņi grib. Neviens neiet trenēties veselības pēc. Ļoti maz cilvēku tā kā domā tā. Kaut kādā samērīgā vecumā, tā kā tev ir 30 pār 35, tu varbūt domā, man ir grūti uzkāpt pa kāpnēm, man sāp ceļi, kaut kas telkonis, plats, un tad sāc domāt, labi, es trenēšos. Nē, zini kā, tas, teiksim, es tā varētu pateikt, ko es domāju ar to vārdu veselībai trenēties. Tas nav gluži tā kā locīt tavu veselībai, nebija jau tā, ka es kaut kādos 14 gados, trenējušos, lai man ceļu veselību būtu. Es taču vēl nezināju, ka tāds vispār varētu notikt man. Man likās, ka esmu neiznīcināms. Tur, ka man traktors var pārbraukt pāri, man būs viss kārtībā. Es vairāk runāju par to, ka tajā fitnesa industrijā nav veselīgi, kad bērni paņem kā etalonus vienveidīgus profesionālus sportistus un nedara vispārīgus aspektus, vispārīgus sporta veidus. Viņiem neinvestē. Viņiem liekas, bet tā ir tā lieta, kas tiek promotēts fitnesa industrijā. Nopēc to burku ar proķi un pumpē lielu musi. Saprot, visi ir tas, ko rāda pa televizoru. Lielā mērā. Kas tiek promotēts tajā visā? Ja visu laiku būtu promotēts tas, kad ir vispārīgs atlētisms, atletisks ķermenis neizstas slikti, bet viņš ir vispārīgāks, un tas savā ziņā arī nākotnē dos to veselību, par kur tu pat arī nedomā. Ja? Tā ir vienkārši tā lieta, ka tā fitnesa industrija ir, kā tu saki, protams, ir forši apzināties, ka tur uzaudzēt musi, tu labi izskaties, tu labi jūties, tas viss baigi forši, bet vienkārši atkal, var mazgāt zobus ar pirkstu, bet var mazgāt arī ar birsti. Tu vari būt smuki attīstīts, bet vispārīgs, un tas savā ziņā ilgtermiņā jādod to veselību. Es par to runāju. Es domāju, ka ir ļoti grūti īstenībā visus tos aspektus salikt kopā, lai tu tā kā varētu izbrīvēt arī to laiku. Tāpēc arī man liekas, ka ir tie cilvēki, tā zāle, ja tu vari izbrīvēt, labi, to 1 stundu, tu aizēji, tu uzspied, tu pēc savas galvas, uzspied trenažienu, tad te mājās tos atkal kaut ko izdarīs. Man arī tā kā ir grūti, man liekas, tos visus aspektus, vai iet uz stadionu, vai kaut kur skriet, vai kaut kādā ātrumā, nevajag, bet vienkārši tajā zālē, es domāju, tik daudz cilvēku justos neēt, ka viņiem bija jātais kaut kāda lēcieni vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir, man liekas, arī tā kā par to treneri klabu ir tik grūti, tā kā, jo tieši kā tā ir, to nereklamē, neviens nestāsta, kā to visu var apvienot ideāli, jo pat tie, kas ir atlēti, piemēram, pieredze šobrīd, man arī vienai klientei, viņa nodarbojas arī ar skriešanu, viņas skriešanas trenere, tā kā ierobežo to, lai viņam vispār varbūt neies uz trenižera zāli, lai viņa nedarītu tik daudz,
ir 2 nedēļas līdz sacensībā, viņi saka, izlaid šos treniņus visus, tagad spēka treniņus. Ja? Ok, viņi grib, lai tas rezultāts ir labs, bet viņa neiet uz kaut kādu tur pasaules čempionātu, ja, vai tam līdzīgi. Tagad izlaižam šito, un tagad tu dari tikai manu lietu. Tur jau ir tā lieta, ka, piemēram, skrējēji nesaprot arī īsti līdz galam to svarīgo aspektu, ko nozīmē pretestības treniņi, ko nozīmē iešana uz zāli. Ja? Un tie, kas zālē ļoti daudz nesaprot, kāpēc ir svarīgi attīstīt skriešanu, lekšanu, ja? Visas tās citas maņas, kas īstenībā arī dzīvē nepieciešamas un palīdz tev. Nevis vienā veidā uztēties, protams, nav visoptimālākais veids, bet arī tie sporta pārstāvji arī īsti baidās. Tāpat kā es saku, es negribu sakačāties par daudz. Jā, es gribu, varbūt, kas man palīdzēs, man varbūt tur, lai nesāp ceļi, bet es negribu sakačāties. Jā. Kāds kur sakačāties? Jā, hokejā tev muskuļu masa palielināties, noturi visu to līmeni, tikai palīdz, jā, visam. Gan arī pie traumām. Ja mēs runājam par muskuļu masu, muskuļu masa jau īstenībā jau attīstītam cilvēkam tikai pārsimts grami gadu laikā uzaugs. Tā kā pa ko mēs runājam. Bieži vien tā masas uzņemšana ir tauku masa vai arī kas tā pa masu ir. Bet tur ir tā lieta, ka es esmu nenormāli tā, es promotēju to atlētismu, bet ne profesionālu obligātu atlētismu. Vispārīgumu. Vispārīgumu. Ir iespējams to visu apvienot, ja tu vienmēr atrodi labu sākuma punktu. Tad ja cilvēks īsti, nav neko darījis dzīvē, tu nesāksi ar to, ka tu viņam vispirms trenēsi ātrumu un lēkāšanu. Tu sāc ar pamatiem. Jā, tā kā vēlāk tu vienkārši pamazām viņu iepazīstini ar sarežģītākām kustībām, bet sasniedzot noteiktu līmeni, un tas nav mēneši. Tas ir pēc gadiem, viņš apgūst to lietu, tālāk jau viņš var darīt kaut ko citu. Man nav laika gadiem, es gribu būt ātrs rīt. Es gribu būt ātrs pēc mēneša. Labi, es gribu būt ātrs pēc 3 mēnešiem. Es atdodu 3 mēnešus. Es neesmu sportojis. Nē, var dabūt ātrāku. Jā, ātrāk. Jā. Īstenībā jau dabūt ātrāku cilvēku, kurš neko nav darījis, ir krietni vieglāk nekā to, kurš ir ātrs, un dabūt vēl ātrāk. Tā kā, tieši tā, arī sporta zālē, principā no 10 kg pacelt līdz 30. Sākumā tev geini vienkārši lēc augšā. Un tas ir vairāk arī par prasmi. Tu izveido prasmi, nevis paliec spēcīgs, jo skriešana ir ļoti, īpaši, sākumā pirmais pēc tur viens šitāds, viens ar 3 minūtes, viens 8 minūtēs, pa vidu 6-12. Tu jau nesaproti, kā nemaz noturēt to tempu kaut kādu. Un tas jau arī, kad tu iemācies to, tu sāc jau adaptēties un labāk visas tās lietas darīt. Tā jau, protams, ir prasme, jā, un visas tās lietas. Bet, protams, tur ir tā lieta, tu jau nevari. Tā kā atkal redzi, bet tur tā problēma, tu saki, sākumā pamats ir salīdzinoši tik ilgs, tīpaši cik tas ir gatavs ieguldīties, lai tu varētu sākt darīt tās ātras. Tas ir, ja tu esi pilnīgi nulle. Tā kā tu neko neesi darījis, tu vienīgais varbūt esi pretojies gravitācijai, bet tu neesi vispār mērķiecīgi trenējies vispār. Tad ir vajadzīgi tie gadi. Lai tu vispār varētu sākt tā regulārāk, tur, piemēram, visāds eksplozīvas lietas darīt. Tev jāsagatavo ķermenis vispār. Jādabū pārliecība par ķermeni, jāsajūt ķermenis vispār, jāiemācās kontrolēt ķermenis, lai tu sāktu lekt kaut kur, no kastēm lejā. Lai tu regulāri to darīt, bet tā vēl jau vienkārši atšķirība jau ir tā, kad treniņi ir atkārtotas kustības. Piemēram, ja es tagad strādāšu kaut kādā noliktavā, kur es visu laiku labo roku atkārtoti cilāšu banciņas, no viena plaukta uz otru, kas man notiks ar to roku, viņi man nokritīs pēc kāda laika. Tāpēc atkārtotas kustības, tā ir liela doza, tā kā koncentrāts ar kustībām. Tur ir tā lieta, ja tev jāsāk ir regulāri lēkāta, bet tev nav ļoti labs pamats gadiem uzaudzēts, tad ātri vien tā būs tā banciņa kārtošana, tu ātri vien nodaldēs kaut ko. Un manā praksē ir bijis tā, ka cilvēkam tiešām viņš ir izdomājis, viņš tiešām vēlās sākt veselīgu dzīvi, bet viņš tur trenējās mazliet vairāk varbūt nekā viņam vajadzētu trenēties, un viņš vienkārši sabarš tur skrimšas lupatās gandrīzai. Tāpēc, ka nav bijis tāds pakāpenisks lēns intro tam visam, jo tu nevari dabūt atpakaļ to, ko tu esi sen jau nokavējis. Noteikumi vienkārši ir tādi. Visi grib ātri, tāpēc ir tas sākās janvāris. Man jāiet 4-5 reizes nedēļā uz zāli, lai būtu kaut kāds rezultāts.
Ja, tas sākās, un kāpēc problēma, jo tu tik daudz ej, tu jau pēc mēneša jau esi noprasījies, ka tev ir jāpakārto dzīve tam, pat ja tu stundu zālē, tev ir jānonāk līdz zālē, tev jāiziet uz zāli, jāizdara viss, pēc tam jānāk apakaļ, pēc tam jānomazgājas, pēc tam jādodas mājās, tu jau saproti, ka tas laiks jau paiet, un sāc saprast, ja tu visu laiku mēģini, pirmkārt, tu jau vienkārši izdedz no tā, cik daudz jādara, no tā, ka tev ir visu laiku jāiet uz to zāli, tu jau pat nedozē, tev visu laiku domā, rīt atkal jāiet, tad ir rīt atkal jāiet, un tad rīt atkal jāiet uz zāli. Un tad vienkārši tas cepums cepjās. Jā, un tas ir jābūt samērīgam. Cilvēkam tas nav sportojis 2 reizes nedēļā. Es domāju, sākumā, ja tu normāli kaut cik ieliec, tas ir pierod, vai ne? Un pēc tam tu liec, nevis uzreiz visu. Ja tu nevari uzreiz visu, ja tu nevari attīstīt visus tos muskuļus un visus vienlaicīgi. Tas vilciens jau ir aizgājis, jau viss, tev ir jāsāk no sākuma. Jā, un ilgi ir jāliek pamati, lai tu pēc tam varētu kaut ko tādu darīt. Jā. Tas nav tā, ka tu, viss tagad man būs šitais, man būs tas, es tagad arī taisīšu tur olimpiskajās svārcelšanas kustības, plecs šitā kustās nav, vispār nevar pacelt ar galvas, nemaz noturēt. Tagad mēs taisīsim jaušanu, tagad mēs taisīsim grūšanu vispārējo. Tas tik ilgi, es domāju, vispār cilvēkiem nāk, tā, man liekas, arī nedaudz ir tā. Kā tā ir crossfitā. Tas ir tās pamatkustības, ko tu nāc jau pirmajā uzreiz viss. Tu esi atnācis arī, jo ar crossfitu nodarbojas arī cilvēki atnāk tā kā uz grupu. Šīs dienas treniņš, cleani, box jumps, bro jumps, vēl deb jumps, bench press un viss uz laiku. Un viss viņš atnāk, un tad viņam ir tas jādara. Man patīk tā doma, ka tu it kā trenē to visu, bet arī tā ir tā pakāpeniskai jābūt arī. Tu nevari vienkārši atnākt, ierasties un taisīt kaut kādas eksplozīvas kustības, ka tavs gurnis vispār. Nē, pēc idejas jau tu vari attīstīties caur tām lietām. Ir tīpaši, ja vēl treneris labi, saprot to, ka tu esi iesaistīts, viņš tev iedod kaut ko pavisam vieglāku. Bet ja tu tomēr tiec iekšējā kopējā grinderī, kur tu visu dari uz pilnu, it kā tu jau būtu nezinu, ko tur darbojies gadiem jau, tad visdrīzāk arī tas pēc kāda laiciņa pabeigsies. Tas lūdzu, tas apjoms. Bet, to, ko mēs īstenībā gājām prom no pauzes, tas runājām, tas, ko es arī gribēju pajautāt, un kā tu domā, kā tu definētu, kas ir perfekta tehnika? Vienalga, kurš ko dara. Perfekta skriešanas tehnika vai perfekta tehnika, cik tā ir svarīga? Ja? Tas, ka tu kusties, ko nozīmē perfekta tehnika tavuprāt? Tagad tu domā no trenera skatu punktu? Jā, definīcija kā tā. Jā. Tad jau vienkārši tas divas tieši tā. Tev man ir grūti pateikt. Tas ir tā kā, kad pasniedzēji paprasti nosauc definīciju kaut ko. Bet tehnika laba un perfekta tehnika ir... kad tu spēj izpildīt noteiktas darbības, patērējot maksimāli maz enerģiju, tu redzi to, ka visas kustības ir plūstošas, nepārtrauktas. Tu teiktu, ka perfekta tehnika ir efektīva. Efektīvākais veids, kā pacelt. Efektīvākais veids, ja mēs runājam, piemēram, par celšanu. Tad visātrākais, visātrāk, kur tu vislvairāk jaudu var ģenerēt, piemēram, tādā plūstošā kustībā, efektīvākajā veidā. Bet, piemēram, ja mēs runājam, vilkmi, tad tur ieliecies, bet ja tu taisi vilkmi, piemēram, pilnīgi saliektu muguri, bet tu esi jau, tu spēj kontrolēt intraabdominālu spiedienu. Vai tu uzskati, ka tehnika ir tā kā perfekta vai izcila tehnika vai viena tehnika ir tikai, vai cilvēks var celt jebko, ja viņš spēj kontrolēt ķermeni? Tur ir tā lieta, ja mēs tagad, piemēram, runājam kaut vai par to pašu deadliftu, vai ne? Jā. Tā kā mēs varam kaut kam ticēt vai arī neticēt, starpskriemeļu diski mums strādā pēc noteikta mehānisma. Tā kā starpskriemeļu diskiem ir tomēr tā šķidrā daļa, pulpozā daļa, tāda pats centrs, kas ir tādu želēju veidu, tādu blīvu šķidrumu un ārējās fibrozās daļas. Tā kā starp diviem kauliņiem nepareizā leņķī, varbūt ar patoloģisku jau fibrozo gredzenu, kas aptver to visu, vai ne, jau ieplaisājuši, jau zaudējuši ūdeni, jau varbūt arī ar protrūziju pārplīsuši, tu, piemēram, ar nepareizu tehniku pie noteikta svara pacelsi, tas ir apmēram tā kā uzkāpt zobu pastas tūbiņai atvērtai virsū. Tu vienkārši vienā vietā kaut ko var izspridzināt ārā. Jā. Tur ir tā lieta, ka tas ir
noteiktas lietas, kuras tu izpildi, varbūt nekā standartā būtu rekomendējums, nenozīmē, ka uzreiz obligāti kaut kas notiksies. Vienkārši tu paaugstini to iespējamību, ka tu vari kaut ko nodarīt. Tā kā kontroli, protams, ja tev ir tur ar bišku saliektāku muguru, ir pat tāds tehnikas speciālisti, jo ļoti labi zinu, kad citi vēl vairāk izapļo muguru, lai viņi varētu izcelt tur to svaru. Bet vienmēr tur ir tā lieta, ka tiklīdz tu noteiktām ķermeņa struktūrām, tu viņas zem slodzes ieliec kaut kādos varbūt nevēlākam, tā kā no veselības viedokļa nevēlamos tādās pozīcijās, tas risks pieaug, ka tu vari tā kā satraumēt sevi. Risks pieaug, tas nenozīmē to, ka obligāti kaut kas notiksies. Neviens jau nevar to aprēķināt, tagad tas tieši būs, netiši. Varbūt nekad tas nebūs, varbūt tas būs ar pirmo reizi. Jā, jo tāpēc, ka mēs to arī tālāk gribēju to papildināt, jo vai tas, ka tu zālē visu dari ar perfektu tehniku, sagatavo tevi dzīvē, ka tu to tehniku perfektu nevar izmantot. Ja tu visu laiku trenējies maksimāli efektīvākajā veidā, cēla vilkmi tikai maksimāli efektīvākajā veidā, nekur nesaliecoties perfekti, kā jiem jābūt pēc grāmatas. Un tad, kad dzīve tev prasa pacelt akmeni no zemes, kad tu saproti, ka tu nevari to dabūt efektīvākajā, vai tomēr atkal ir svarīgi arī trenēt netipiskās pozīcijās sevi, lai tu varētu arī dzīvē. Jo zini, kā tieši tā, ka tu zini perfektās proporcijas, kā tev jātopjās, tu zini, kā tev pacelt stieni no zemes, kā tas aiziet dzīvē atkal. Tad, kad tev jāiezāt dziļāk, piemēram. Jā, bet redzi, tur ir tā lieta, kad atkal te ir tas aspekts no tā, kad kas ir zāle, tā ir atkārtot kustība, kas ir baigā esence, baigā doza ar kustību apjomu noteiktā nedēļas laikā, mēneša laikā. Un tāpēc, protams, tu centies samazināt to iespējamību, ka tu tieši atkārtot kustību dēļ sev kaut ko var izraisīt. Un, ja tu dabū kopējo spēku klāt caur labu tehniku, tad arī tev šansi vispār tāda iespēja nesatraumēties nestandarta situācijas, tas būs lielāka, vai ne? Tā kā it kā būs. Bet, protams, ir arī forši tas, ka ja kādreiz, ne regulāri, bet kādreiz arī tu pamēģini šīs nestandarta situācijas. Ne man tā šķietās, bet visu laiku trenēties caur nestandarta, piemēram, kaut kāda pozīcija, kur tu tikai ar, piemēram, tur minimāli ieliektu muguru, tur var necilāt tālāk, tas risks pieaug uz nolietojumiem traumām. Jo vienkārši zāle ir koncentrēts kustība apjoms, kur, diemžēl, risks būs augsts, pie tādas, varbūt tām nepārāk labas tehnikas, teiksim tā. Realti jau ir tā, ka mēs skatāmies, un, kā es teicu, tas efektīvākais veids, kā celt, ir efektīvākais dēļ kāda iemesla, ne? Ķermenis, kā viņš ir izveidots un kā viņš saliec un kā viņš iztaisa no gurnu, tieši tajā pozīcijā, kā tev liktu darīt, ir tas efektīvākais un kāpēc viņš arī nonāk visātrāk, no tā A līdz D. Nevis, ka tu pārliecies pāri stienim un tad tu nonāc līdz tur vienam posmam, tad vēl posms, tad vēl nākamais posms, kuram jāteikt cauri. Tāpēc arī es gribēju pajautāt to, un lai līdz saprast, ka nav tas tehniskais izpils, jo šobrīd īstenībā, nezinu, cik ļoti, jo tagad industrijā šobrīd redz to, ka tagad viss ļoti liels uzsvars ir uz ļoti dziļām pozīcijām, piemēram, maksimāli izstiept muskuļus, cik ir fiziski iespējams, izstiept, un pēc tam viņi pievilkt, sasprindzināt, tad atkal viņu izlaist atpakaļ un tam līdzīgi. Tāpat otra puse tagad ir ļoti nestandarta vingrinājuma, kas it kā ir nestandarta, teiksim, tāds Jefferson curls, kur tu tā kā ieliecies, tu stāvi un pilnībā noliecies tikai ar muguru taisnās kājās pakaļstienim, vai alkoņos ielies un izcelt cauri, tas īstenībā ļoti šobrīd ir pieaudzis, cilvēki, kas dara tādas lietas, tīri ar to, ka tu tā kā gatavo, tu atkal tādā pašā veidā, vienkārši no maziem svariem, progresīvi lietas visu klāt. Tā kā nevis vienkārši tagad tu vari 200 vilkmē, un tagad tu taisi to nestandarta kustību, kaut vai ir 100, kaut vai loģiski. Tu neesi spējīgs nemaz izturēt tās slosas, sāc ar 20 kg apmēram. Un tādā veidā sevi tā kā maini. Un tas jau arī par to, to tehniku un pārējo, kā ir efektīvāk izdarīt. Jo nevienmēr pasaulē labākie skrējēji, visi skrien vienādi. Ir cilvēki arī, kas skrien savādnē. Vai ne? Nav tā, ka visi cilvēki, vai vienam hokejistam, labi, es neesmu par kompetenci jautājumā, viņi visi slido vienā. Gan jau, ka tā loģika jau laikam ir vienāda. Bet tehnika... viņi ir ledus. Viņi ir ledus. Viens varbūt ieliec vairāk, mazāk, un katram jau tā tehnika bišķiņ savādāka tomēr ir, Un tas ir perfekti, tad jūs skaties uz visiem, ja tu noliec, tad kuras nav perfekti. Visiem jau it kā priekš viņi ir perfekti, vai ne? Tas deviācijas, protams,
Bet, kaut vai tas pats Jeffersons, ja, tu saki pa to izapļoto muguru, bet viņš ir ļoti trendīgs. Viņš nāk no, es domāju, ka viņi popularizē tas knees over toes guy arī, ja tāds Instagramā. Bet tur ir tā lieta to, ka, protams, ka tādas lietas mēs varam pacelt. No zemes šādās te pozīcijās ir tāda, atslēgas nokrīt, nav tā, ka tu ceļos, ietupsies un pacels kaut ko uz augšu. Vienkārši, tu redzi, ar šāda veida nestandarta kustībām ir tas jautājums, tu viņu izmanto treniņos, kas parasti ir progresija. Tu ej līdz kaut kām, bet kurš tev pateiks, kas tad ir tā robeža? Tā kā, kura būs tā robeža, kur varbūt tām nevajadzētu iet tālāk? Neviens vēl nepateiks. Ne knees over toes guy, ne tu to sapratīsi, jo tu to sapratīsi tikai tad, kad tev būs problēma. Ir noteiktas struktūras, kurām var ticēt, var neticēt, kuras noteiktās pozīcijās rada pastiprinātu spiedienu uz noteiktām citām struktūrām. Vai tev tas plīsīs, neplīsīs, iekaisīs, neiekaisīs, pārplīsīs, nepārplīsīs, neviens tev to nepateiks. Vienkārši ir tādas lietas, kur ir risks bišķi lielāks. Nav teikts, ka tas ir obligāti slikti, bet vienkārši redz, tā ir tā, ka kā tu zini, kur apstāties. Jo visiem treniņiem pašā apakšā vienmēr ir progresija. Arī tas pats deadlifts. Jautājums risk reward, teiksim, ko tu iegūsti un ko tu vari zaudēt tur. Tad kur ir tas stop? Ne jau no vienas puses treniņu pašā pamatā ir mēģināt no sevis izžemiegt ģenētisko potenciālu. Ja mēs pat par veselības aspektu runājam, bet kas tad tavā gadījumā varbūt ir bišķi sasteigti vai arī pa daudz? Grūti var tā saprast. Redz, vienam viņš notrenēsies līdz savam ģenētiskam potenciālam, nekad nesavainosies, cits cilvēks jau pa ceļam jau sev iznīcinās. Kas tev tur slēpjas apakšā, kāda tev vispār, kaut vai atkal pa muguri, tie fibrozie gredzeni, kā tev vispār izstāst, tas viss tur ņem un sajiet. Tā ir vienkārši tā lieta, ka neviens jau to nevar pateikt. Standartā no medicīnas skatoties ir vienkārši lietas, kas ir bišķi vairāk riskīgi un mazāk riskīgi. Ir kā laba celšanas pozīcija samazina to risku. Tā bišķi palielina, bet nav jau teiks, ka viņa ir slikta. Vienkārši tur jāapzinās to, ka neviens nepateiks to robežu. Tu ies to ceļu un vienā momentā kaut kas var notikties. Bet arī vai notiksies, kad notiksies, to neviens nepateiks. Bet arī runājot par traumām. Kā lielākoties, kāpēc noliek, kāpēc plīst? To mēs tā kā ir skaidrs, tās virzienu mājas. Kāpēc, piemēram, ir tādi cilvēki kā Lebrons, kuriem nekas nenotiek. Viņš var nokrist vienalga kādos veidos, viņš ir diezgan eksplozīvs sportists, niekritīs vai ne. Viņš spēlēja 20. 21. sezonu, viņš ir eksplozīvs, viņš lec grozā, viņš krīt, man ir bijis paticis, kad viņš nokrīt ar to kāju, viņam pagriežās 90 grādos pēda, un viņš pakrita kāju, un viņš aizskrien. Un tas cits nokrīt, viņš nokrīt sāna bišķiņ, un viss, piemēram, nezinu, tur poziņas, viņš nokrīt sāna, viss, Ahilēs ir plīsis, Kas ir tā atšķirība? Kāpēc, piemēram, viņš var sportot tik ilgi un būt eksplozīvs, un viņam nekas nenotiek, un citiem atkal ir tā, ka viņi tik viegli var traumēties? Reizēm cilvēki plīst mērniski vienkārši staigājot vai pieliecoties kaut ko parastam cilvēkam. Paša pamatā jau mums tomēr ir tā ģenētika. Un vispār tā ir tā ģenētika, un tālāk ir tas, kā tev vispār tā fiziskā attīstība ir no bērnības veidojusies. Tas hormonālais, tā ģenētika, kas tev tie endokrīnie vispār, tie mehānismi, kāda veida tev, kaut vai elementāri asins sastāvā, cik tev visu mūžu ir bijis tāds vitamīns, tādas minerālu vielas, gēnu ekspresija, kurā arī ir atkarīga no tā, ko tu dari bērnībā, ko tu dari savā jaunībā, no fiziskiem treniņiem. Tās visas lietas kombinējās tur iekšā. Ir jābūt labai ģenētikai, bet ģenētika ir pareizi jāļauj viņai izpausties ar pareizām slodzēm. Tāpēc tās lietas tur kombinējās kopā. Arī jautājums, cik tu regulāri uzturi sev, tur to fizisko sagatavotību. Arī, ko nozīmē, ir milzīga atšķirība viens cilvēks, kurš tiešām, piemēram, trenē spēku, un otrs cilvēks, kurš noteiktā sporta veidā, piemēram, tikai uz bosu bumbas taisīs balansa vingrinājumus. Tā ir, it kā abi trenējās, bet viens nostiprina savējo cīpslu un vispār cīpslu matriksu,
un arī nostiprina savos skrīmšus un visu pārējo, un arī muskultūru, bet otrs, piemēram, arī viņš trenējās, bet redz, viņš to nedara. Tāpēc viņam arī attiecīgi tas risks satraumēties būs krietni lielāks. Piemēram, kaut vai kā basketbols. Ja? Tipiskais, kas basketbolā plīsīs, būs priekšējā krustene. Kāpēc? Labi, tas nav tikai vienīgais aspekts, bet bieži vien tās krustenes plīsīs tikai tam dēļ, kad muskulis, kā piemēram hamstrings, nenostabilizē to celi pietiekami labi. Vispār muskultūra nenostabilizē, nepaspēja nostabilizēt ātrā kustībā to ceļu locītavu, un viss aiziet uz krustenisko saiti, un tas aiziet pa gaisu. Tātad, lai tas nenotiktos, hamstringam ir jābūt gandrīz 70% no spēka, cik ir kvadriceps, priekšējais musīslavs spēcīgs. Tad tev tā trauma risks, tas trauma risks krietni samazināsies. Redzi, spēks pašā pamatā, bet spēku tu vari izaudzināt ar gadiem, un ja tev vēl laba ģenētika, vēl jau labāk tas ir. Tās lietas, tad tas sakombinējas. Bet ja tā globāli mēs runājam, tad tas ir spēks gadiem. Vienkārši, ko tu esi licis iekšā, ka tu esi nostiprinājis savus audus. Tas ir lielākais preventīvais mehānisms jebkādām sportiskām traumām, tas ir spēks. Principā, jā, tas vienīgais, ko tu vari jau no tādas bērnības īstenībā, vai ne? Jā. Jau varbūt pat trenēt, preticīgus treniņiem jau nodarboties. Jā, absolūti. Man ir ļoti no agra vecuma, jo kas ir tas lielākais mīts arī, kas ir, ja bērns trenējas, viņš ceļ kaut kādus svarus, viņš paliks īsu visu mūžu. Viņš paliks tāds, kāds viņš bija. Tas ir tas lielākais mīts, ko cilvēki saka, ja trenēsies, ja viņš nodarbosies spēka treniņiem, viņš cilās hanteles, tad viņš visu mūžu paliks vienkārši īsu un neaugs, ka viņš vienkārši apstāsies tur. Kas ir vienkārši arī tā izolēs smieklīgi. Jā, tieši otrādāk, tad, kad tu ar pretstības treniņiem nodarbojies agrā bērnībā, tad tu pat stimulē šīs augšanas plāksnes, tās plātnītes, kas savā starpā garajos kaulos, ir, tu to augšanu vēl stimulē vēl vairāk. Un tas mīts ceļās, es īsti nezinu, no kur viņš ir izcēlies, bet viņš, protams, tās augšanas plātnes var sabojāt ar ļoti tādu, profesionālām, abnormālām slodzēm, vertikālām, tur ar nenormālu lēkāšanu, svarcelšanu. Tas nāk no kaut kādiem seniem laikiem, bet tas ir masīvs mīts. Jā, tas ir tā. Tas ir tieši arī, kas mācījos vienu to strength conditioning diplomu no Barcelonas futbola kluba. Viņiem arī bija tāds, ka viņiem bija tas pētījums, ka jauniešiem, kuri nodarbojas, kuri nenodarbojas, tur bija kaut kāds 40% mazāks traumu risks, īpaši ties hamstringos, jo viņi ir futbola klubs. Un tie, kas trenēja tiešām tos hamstringus un kvadriceps un pārējos, viņam tā kā pēc 100 gadiem un arī tajā laikā, kamēr viņi nodarbojās ar to futbolu, bija ļoti mazāks traumu risks vispār. Ne traumu risks, bet traumas. Viņiem pat nebija risks, tas nebija procentuāli. Tas bija vienkārši, ka viņi mazāk traumējās, jo viņi bija spēcīgāki. Salīdzinājumā ar pārējiem. Tur ir tā lieta, iedomājies, ka tagad riktīgi satrenējušos kaut kādu cilvēku noliec punktā A un vispār netrenētu cilvēku punktā B un satriec viņus kopā. Kurš tas drīzāk tur sašķīdīs? Jā, protams, tas būs cilvēks, kurš vienkārši nav, mēs tur ar kontaktu runājam, kurš ir izšķīdīs, tas, kurš nav īpaši trenēts. Jā, bet tas atkal, kā citiem jau varētu likties, ka sporta specifika ir gan izvēl vienīgā, kas tev vajadzīga. Ja tu nodarbojies ar hokeju, tu trenē hokeju, tu trenē metienu, tu trenē slidošanu, izturību tu arī trenē, varbūt tur. Jo agrāk tas spēlē galveno lomu, tas vēl projām spēlē galveno lomu. Tas ir ļoti nežēlīgi attīstījies tādā ziņā. Bet arī atkal tā smieklīgā daļa, kas man liekas, arī tā sporta specifika, arī no tā fiziskā sagatavošanas principa, kad tev nav obligāti arī zālē jātur stienis, tā kā tu sistu ripu, lai tu trenētu ripu sišanu tajā vārtos, Tu trenē apkārtējās lietas, un tu atstāji to, kas ir nepieciešams tajā nevis tu mēģini atkārtot kustības zālē, ko tu dari tā kā tajā spēlē, vai tā arī, man liekas, milzīga lieta, ko cilvēki nesaprot, ka tev nav jādarina kustības zālē, tu dari spēka treniņus, trenē muskuļus, bet ne tādā veidā, kā tev ir jādara specifiskā sportā. Specifiskā sporta lietas tu atstāji sportam. Absolūti, tas ir lielākais arī no tādiem, lielākā no muļķībām, ko es vispār tādā modernā sportā redzu, ir šī sporta specifiskā, speciālā sagatavošana, un kur vēl agrīnā vecumā. Zinu, hanteli vicināties, it kā tā būtu tenisa rakete. Tur ir tā lieta to, ka
kļūsti nenormāli labs tieši savās kustībās, kas ir ļoti specifisks tavam sporta veidam. Tātad, ja tev vajadzīga ir noteikta kustība ar raketi, ar roku metienā vai arī tur vienalga kādā veidā, tur sporta veidā, tad tieši to arī tu trenē. Bet tālāk vienkārši zālē attīsti atkarībā no tā, kādas ir sporta prasības, vai vispārīgo fizisko sagatavošanu, vai arī tev pamatu vajag ielikt iekšā pakārtotu spēks, vai ne tur jauda, vai ne, un ātrums, eksplozija un ātrums, ne tur, tu lietas pakārtoti, kas tev tur ir nepieciešams. Tā ir lielākā no muļķībām, un arī tu redzi pat ļoti augsta līmeņa, tādās kaut kādās tur ārzemju komandās, ja tu kādreiz tur sociālos mēdījos tur redzi to, kā viņi tur trenējās. Protams, tas izrauc no konteksta, iespējams, viņiem apakšā varbūt tam arī ir tur kā normāls treniņu programmas, bet tu dažreiz redzi, viņi tur kaut ko kratās uz tā zenbosu un tur kaut ko žonglē uz viņiem un tā tālāk. Un tad ir jautājums, ja viņi, tas ir vienkārši kā tāda ekstra lietiņa, ko viņš padara, tas nav nekas slikts, bet tas būs pamatā, ko viņi tur dara, tas ir diezgan traki. Tad viņš jau noraksta daļai jau savu veselību, jo ļoti daudziem profesionālā sportā dažkārt beidzās karjeras nevis tāpēc, ka viņš bija slikts savā sporta veidā. Viņš vienkārši neizturēja to slodzi un viņš sabruka. Sāka plīst ar vien vairāk viena lieta, otra lieta, un tad arī viņš veselības dēļ var pabeigt to visu. Viņš termins nebija gatavs tik ilgi, kā kaut kādā slodzē būtu tīpaši. Tā kā tā svarīgā daļa ir atjaunoties arī no visa, nevis tikai bliest visu laiku. Tu gribi būt labākais, nozīmē to, ka tu neapstājies, ka tu neatpūties, ja? Tāda superkompensācija jau strādā nedaudz savādāk arī visās lietās. Tu nevari visu laiku kāpt kalnā un cerēt, ka nebūs kritums. Tu uzkāpsi, tu nokritīs, tāpat tās tev ir lēnām jādara. Ir jābūt, jāpielāgo tās slodzes un pilnīgi visas tās lietas jātrenē, jā. Tas arī ir. Es esmu arī tie zālē, esmu redzējis tik daudz tās instantas lietas, ka cilvēki atdarina tās, ka tas, kā ir jāspēlē, vai tu spēlē hokeju, vai tu basketbolu spēlē, vēl smieklīgi, paņem hanteli, ja tu mēģini apmēram, lai varbūt vairāk spēks pirms galos. Tas īstā nestrādā. Tas pārāk cilvēku, pārāk sarežģīto lietu. Jā. Tad kā viņi pārāk sarežģīti. Tik tiešām tev ir jābūt vienkārši super efektīvam tieši tajā kustībā, kur tev tieši arī vajag tajā sportā, bet tālāk tu vienkārši papildini to kustību, tā kā tīri no spēka aspekta, varbūt no jaudas vai no eksplozivitātes, vai no izturības aspekta, tīri caur standarta trenēšanos. Nevajag neko tur sarežģīt. Vienkārši, saprot apmēram, cik daudz to pielietot tur. Bet tur vicināties ar hantelēm apkārt, kā tas būtu tenisa raketa vai vēl ko, tas ir lielākā laika iztērēšana, kāda vispār var būt. Ļoti bieži saskaros ar to, ka tieši jauniem sportistiem saka, jau sākam speciāli sagatavoties, sporta specifiski vai ne kaut kādi vingrinājumi, tā ir vienkārši viņa nākotnes aplaupīšana. Vienkārši naturālākā, un tāpēc tas īstībā ir ļoti trendīgi vēl projām. Vajag pieturēties pie klasikas, kas jau ir no 50. jau, kuriem tur jau gadiem jau ielikts, optimizēts, pie tā ir jāpieturās. Un jāliek mierā, bet tā viss tā specifiskā tā trenēšana, viņi ir nepieciešami, bet viņi ir noteikti tā pieaugušā vecumā gandrīz nepieciešami. Labi, no 16 gadiem uz augšu ar vien specifiskāk, bet ne jau točinu zini ar stieni, hokeja nūju attēlos. Tad tur ir specifiskā sagatavošana jau drīzāk ir, kā piemēram hokejā, bet tas ir tas conditionings. Ja? Tā ir augstas intensitātes noteikta trenēšanās, lai tev sagatavotu spēles prasībām. Tā ir specifiska sporta trenēšanās, nevis tas, ka viņš atveidos metienu, piemēram, zālē. Tā ir tā lieta. Tā ir. Tā, laiks iet uz beigām. Paldies, ka ieradies. Man liekas, vēl ir tik daudz, man liekas, ko parunāt. Es domāju, ka tā nav pēdējā reize, noteikti ir interesanti un ieskatīties arī tādā, salienot parastu cilvēku, arī ar profesionālu sportistu un kādas prasības arī tur ir. Tā kā mēs noteikti vēl tiksimies un kādu reizi parunāsim to. Tā kā paldies vēlreiz, ka ieradies. Pastāstīja arī interesantas lietas un devi noteikti tādu labu skaidrojumu, lai cilvēkiem būtu pārliecība, arī no tāda profesionāla, kurš tiešām arī ir augsta ranga speciālists Latvijā, kurš ir nodarbojies ar augstiem. Jo kā es iepazinos ar Aivi, īstenībā bija tas, ka es ilgi meklēju fizioterapeita, un es nevarēju atrast fizioterapeitu, kuram es uzticēšos, jo neviens no viņiem nenodarbojās ar sportu.
Ja, ko es skatījos, un nebija tāda nopietna sporta, un viņi arī, kā tu teici, sākumā nebija paši trenējušies. Un es gribēju atrast cilvēku, kurš ir parādījis, ka viņš pats trenējās, un ļoti labi trenējās, un spēja parādīt arī uz savu ķermeņa, ka viņš ieliek to efortu, un arī apjēdz, ka manā sportā es nevaru tagad nedarīt to. Man jāturpina mans sports. Bet man ir jāmēģina palīdzēt atrisināt to problēmu, kas man ir. Un tas, kas man arī ļoti patīk, un kāpēc iesaku Raivi pilnīgi visiem cilvēkiem, ir tas, ka Raivis nav no tiem cilvēkiem, kurš tu atnāc pie viņam, viņš teiks, mums ir 10 nedēļu kursiņš, un tev katru reizi jānāk. Raivis saka, ko tev ir programma, nenāc pie manis vairāk. Ja? Ej un dari, un tad mēs risinām pēc tam, ja tev nepieciešams. Nevis tu mēģini noturēt cilvēkus tikai dēļ naudas, ja? Un likt viņiem vairāk reizes nākt, saproti, ka viss pats tu vari tikt galā, tu parādi tiem cilvēkiem, un man liels prieks par to, un tā situācijas, kas man pašam, ja man ir, es noteikti zinu, kam uzticēties, un tas ir Raivis, jā. Tā kā paldies tev, man prieks, ka tu esi industrijā, un esi vienkārši mankārīgs. Bet būs vēl viena industrija īstenībā, Šobrīd mēs Mārpē ceļam basketbola zāli, individuālo basketbola attīstības zāli, kur varēs cilvēki nākt nevis spēlēt basīt, bet trenēties individuāli to basīt. Tāpēc varbūt īstenībā tā būs tā lieta, kuras pilnībā pāriešu, bet patreiz fizioterapija ir man sirdī un treniņi. Bet Pro Bowler arēna top Mārpē. Un tāpēc arī es tevi paaicināšu. Es arī man uz otras. Paldies tev par jaukiem vārdiem. Jā, paldies. Jā, paldies.